Labdien, klātesošie, labdien, mūsu skatītāji tiešraidē, labdien, diskusijas dalībnieki. Šodien valsts kontrolē esam pulcējušies, lai piedalītos diskusijā par pedagogu noturību profesijā un par to, kā mēs varētu motivēt pedagogus nākotnē, lai šī pedagoga noturība profesijā būtu lielāka. Šī diskusija saistīta ar to, ka tikai vasarā, jūlijā, valsts kontrole publiskoja revīziju, kas bija tieši saistīta ar šo tēmu. Mēs analizējām, kā mēs sagatavojam pedagogus, kā mēs rūpējamies par viņu motivāciju, par viņu noturību profesijā. Un mēs sāksim šodienas diskusiju ar to, ka mēs atgādināsim klausītājiem un skatītājiem un klātesošiem par to, kas bija šīs revīzijas galvenie secinājumi. To darīs valsts kontroles padomes locekle Maija Āboliņa, bet dažus ievadvārdus pirms šīs diskusijas uzsākšanas teiks valsts kontrolieris Edgars Korčagins. Lūdzu, Korčagin kungs. Labdien, godātie diskusijas dalībnieki. Vispirms paldies par interesi par šo diskusiju un par gatavību piedalīties tajā. Valsts kontrole diezgan mērķtiecīgi pēdējo gadu laikā apskata cilvēku resursu jautājumu dažādās valsts pārvaldes jomās. Ne tikai valsts pārvalde, arī privātajā jomā cilvēku resursu pieejamību un noturēšana ir aktuāls jautājums, ņemot vērā gan demografisko situāciju, ņemot vērā citas attīstības tendences. Līdz ar to ir svarīgi šos jautājumus skatīt, par tiem runāt, par tiem pētīt. Un kas ir būtiski, ko valsts kontrole šajās diskusijās var, pienest unikālu, ir tas, ka mēs varam iet soli tālāk par to, ka vienkārši pietrūkst cilvēku, ka ir jāmaksā algas lielākas un tad mums tie cilvēki būs. Nē, mums ir svarīgi paskatīties dziļāk, paiet soli tālāk un katrā jomā skatīties, kas ir tai jomai, tai nozarei, šajā jozarē strādājošiem konkrētā specifika, kas tā vai citādāk rada izaicinājumus cilvēku resursu pieejamībai. Šodien mēs runājam par pedagogiem, vēl vakardien mums Saeimā bija diskusija par tieslietu jomu. Šobrīd valsts kontroles darba kārtībā ir jautājums par cilvēku resursiem iekšlietu jomā, tā ka no jomas uz jomu mēs konsekventi skatāmies attiecīgās jomas specifiku un pētam tos iemeslus vai aizberga neredzamo daļu, kāpēc konkrētajā jomā ir šie izaicinājumi un ko darīt un kā mums pārkārtot savu dzīvi turpmāk, lai mēs par tiem izaicinājumiem jau runātu pagātnes formā. Vēl viena lieta, ko gribu pieminēt un kāpēc ir svarīga tieši šodienas diskusija un ar ko varbūt šī atšķirās no citām diskusijām, ir nereti tā, ka jomas profesionāļi sanāk kopā, izrunā pa vienu vai otru lietu un, teiksim tā, tas tā arī paliek. Valsts kontrolē ir likumdevējs devis to iespēju ne tikai parunāt, ne tikai izpētīt, ne tikai izprast, bet ieteikt, ko darīt tālāk. Un ne tikai ieteikt, bet arī uzraudzīt, kā tas tiek darīts, ar konkrētiem termiņiem, ar konkrētām darbībām. Un tāpēc šodienas diskusija ir svarīga, lai no dažādu profesionāļu skatu punkta mēs izrunātu, kā labāk strādāt pie tām lietām, ko valsts kontrole ir ieteikusi, pie tām lietām, ko izglītības ministrija ir apņēmusies darīt, lai tas rezultāts būtu tāds, kas mūs visus ilgtermiņā apmierina. Tā kā veiksmi diskusijai, labas sarunas un labus risinājumus. Paldies jums! Labrīt visiem interesantiem par šo ļoti svarīgo izglītības aspektu. Un man šodien ir iespēja iepazīstināt ar galvenajiem konstatējumiem un secinājumiem revīzijā, kas arī tad būtu pamats turpmākajai diskusijai jau ekspertu lokā. Un sākšu es ar to, ka izglītības sistēmas centrā vienmēr ir bijis un vienmēr būs bērns, bet atslēga uz kvalitatīvu izglītību ir katrs skolotājs, kurš viņu sagaida skolā. Un tādēļ arī šī revīzija ir tik būtiska, lai noskaidrotu visā tajā informācijas un diskusiju plašumā, kas šobrīd notiek, kā jūtas skolotājs un kāpēc viņš tā jūtas, un kāpēc mums tie rādītāji attiecībā uz cilvēku kapitālu un izglītības sistēmā ir tādi, kādi tie ir.
Par revīzijas mērķi. Revīzijai ir tādi divi virzieni. Vispirms revidenti vērtēja to, vai mums ir sistēma, kādā mēs plānojam un nodrošinām skolotāju atsaudzi, un vai tā ir efektīva. Un otrs bloks šajā revīzijā bija par to, kā mēs vadām skolotājus, kas strādā šajā sistēmā, kas tajā jau ir ienākuši, respektīvi par šo skolotāju noturību profesijā. Un kas tad ir šie te priekšnoteikumi? Par pašu revīziju, kādēļ tā bauda tādu reprezentatīvu statusu, viens no iemesliem noteikti ir tāds, ka tā balstās uz aptaujām, kurās paši pedagogi un topošie pedagogi varēja izteikt savu viedokli, un atsaucība bija pietiekami liela. Aptaujā piedalījās vairāk kā 3000 respondentu. Šajā aptaujā atsevišķi tika izveikta arī visās pašvaldībās, un visas pašvaldības arī sniedza savu redzējumu atbildot uz konkrētajiem jautājumiem. Bet vienmēr, tad, kad tas viedoklis var būt tāds subjektīvi objektīvs, tad revidenta darba pieeja prasa pārbaudīt faktisko situāciju, nomērīt to faktisko temperatūru, un tādēļ detalizēti revidenti savu redzējumu balsta uz revīzijām 5 pašvaldībās. Tā ir Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība, Jēkabpils novada pašvaldība, Saldus un Dobeles novada pašvaldība un arī Salaspils novada pašvaldība. Kopumā kādi tad ir valsts kontrolas secinājumi? Pirmkārt, mums ir Latvijā trūkumi skolotāja ataudzes plānošanā. Un otra lieta, kad attiecībā uz tādu noturību profesijā mums ir trūkumi pārvaiņu vadībā, profesionālajā atbalstā un arī atalgojumā. Skola nav tikai skolas direktora vadībā. Atbildību par notiekošo skolā mūsu valstī mēs dalām arī vēl starp pašvaldībām un Izglītības un zinātnes ministriju. Un valsts kontrolas redzējums ir tāds, ka attiecībā uz plānošanas sistēmu tā ir Izglītības un zinātnes ministrijas atbildība, un savukārt par šo te noturību tur atbildība ir jāuzņemās visiem iesaistītajiem un jāstrādā kopā, lai panāktu pārmaiņas. Sākumā par tātad plānošanā konstatētajām problēmām un tādiem faktiem, kas vispār raksturo šo jautājumu. Pagājušajā gadā Latvijā bija aptuveni 24 000 skolotāju. 50% no šiem skolotājiem bija vecumā virs 50 gadiem. 1700 skolotāji jau bija pensijas vecumā. Tālāk skatoties uz dabas zinātņu skolotājiem, 498 skolotāji bija pensijas vecumā, un tuvākajā laikā pensijas vecumu sasniegs vēl 1000 šo skolotāju. Katru gadu mums izglītības sistēmā ir ap 1000 absolventu, kas tātad pabeidz un ir gatavi turpināt darbu profesijā. 6 gadu periodā tieši dabas zinātnēs ir sagatavoti 180 skolotāji. Attiecībā uz speciālās izglītības skolotājiem un sociālajiem pedagogiem, par kuru trūkumu sūdzējās pašvaldības šajā revīzijā, par kuru atbalsta trūkumu sūdzējās skolotāji aptaujā, par kuru trūkumu valsts kontrole pārliecinājusies iepriekš veiktajās revīzijās, kuras tika īstenotas no bērna perspektīvas, vai nu tā bija speciālās izglītības revīzija, vai tā bija bērnu ar uzvedības problēmām revīzija. Tad šeit mēs esam konstatējuši un aprēķinājuši to, ka 6 gadu periodā budžeta vietu skaits ir samazinājies par 72%, un tātad 23. gadā nebija nevienas sociālā pedagoga budžeta vietas valstī. Vēl studiju procesā pārtrauc gadā vidēji 12% studentu, un no tiem 54% pārtrauc studijas pirmajā kursā. Par ko tas mums liecina? Pirmām kārtām par to, ka skolotāja ataudze nav plānota
balstoties uz datiem par faktiskajām vajadzībām. Šobrīd studijas tiek plānotas atbilstoši tam, ko un cik daudz studēja un pabeidz iepriekšējā gadā. Sagatavoto skolotāju skaits neatbilst faktiskajam pieprasījumam, un studiju pārtraukšana studiju procesā vēl vairāk sāsina šo te pieprasījumu. Pozitīvā ziņa ir tā, ka pirmajā gadā pēc studiju beigšanas vairāk nekā 80% absolventu ir motivēti strādāt profesijā. Bet sliktā ziņa ir tā, kas ir galvenais iemesls mūsu šīs dienas diskusijai, ir, ka trešā daļa jauno skolotāju pamet darbu profesijā 5 gadu laikā. Un tas ir pietiekami liels skaits uz mūsu faktiskās situācijas izglītības nozarē, lai būtu iemesls skatīties dziļāk, kāpēc tas tā notiek. Un šeit mēs nonākam pie tādas praktiskas personāla vadības ikdienā. Sākšu ar skolotāju aptaujas rezultātiem. Ko tad skolotāji nosauc kā iemeslus, kāpēc viņi pārtrauc darbu vai varētu tuvākajā laikā zaudēt motivāciju to turpināt? Un pirmais punkts ir pārmaiņas un neziņa par izglītības, politikas un reformu virzību. Otrs būtiskākais atbilžu apjoms ir sniegts attiecībā uz metodisko materiālu trūkumu. Trešajā vietā ir atalgojums, tad ir subjektīvi objektīvs kritērijs, kā nu mēs to katrs saprotam, skolotāja profesijas prestižs, ieskanas arī slodzes sabalansētība, nepieciešamība pēc atbalsta personāla, par ko es minēju, arī, lai risinātu dažādas attiecību jautājumus, ko pamatot vai nepamatot viena vai otra puse sauc par mobbingu, un arī maza slodze atsevišķos gadījumos var būt iemesls, lai domātu par to, vai turpināt būt par skolotāju. Attiecībā uz šo būtisko īpatsvaru, ka mūs satrauc pārmaiņas un nepatīk pārmaiņas un mēs negribam pārmaiņas, mūsdienu mainīgajos dzīves apstākļos visās jomās pārmaiņas bija, ir un būs, tās notiek aizvien straujāk, bet mēs nevaram ignorēt šīs konkrētās mērķu grupas sajūtu par to, tāpēc pārmaiņas, ja mēs viņus veicam, tad mums ir jādomā, kā ar tām strādāt, lai mēs nenonākam šādā situācijā. Par profesionālo atbalstu, un šeit atkal vairāki dati un fakti, kas konstatēti revīzijā, sūdzība un arī objektīvi, tā tas ir, trūkst izglītības metodiķu. Tādi šobrīd ir pieejami 31 no 43 pašvaldībām un tikai 119 no 584 vispārējās izglītības skolām. Ir nepieejami mācīšanās konsultanti. Tātad skolotāji norāda vairumā, ka viņi nav saskārušies ar šādu ekspertu atbalstu. Skolotāji paši var kļūt par mācīšanās konsultantiem un arī par mācību jomu koordinatoriem, un tie būs skolotāji, kuri savā profesijā ir sasnieguši tādu briedumu pakāpi, ka viņi jau var dalīties ar mazāk pieredzējušiem skolotājiem. Bet tas mūsu realitātē nozīmē, ka tie ir ļoti noslogoti skolotāji, un motivācija par šo papildu pienākumu uzņemšanos nav vērā ņemama. Tie ir pārdesmit eiro mēnesī, un tas noteikti, vismaz finansiālā ziņā nemotivē to darīt. Revīzijā ir konstatēts, ka skolu iekšienē kopumā pieredzes apmaiņa starp kolēģiem vairāk vai mazāk, bet tomēr notiek. Tas būs, protams, katrā skolā individuāli. Tad ir sūdzības, ka mums trūkst emocionālā atbalsta. Ja mēs tā paskatāmies uz psihologiem vai to pašu atbalsta personālu, tā trūkums, protams, atspoguļojās šajā atbildē, ka mums trūkst emocionāla atbalsta. Un jauniem pedagogiem trūkst arī mentoru, kas viņus ievadītu darbā. Un runājot par jaunajiem pedagogiem, ir svarīgs vēl viens aspekts,
ka 65% pedagoģijas studentu uzsāk darbu studiju laikā, un 36% studentu sāk strādāt pirmajā kursā. Un tad mēs varam iedomāties, ka jūnijā ap Jāņiem skolēns saņem diplomu skolā, un 1. septembrī viņš savā skolā atgriežas kā kolēģis. Un mums valstī nav vērtēts un domāts par to, vai tas mums tā ir pieņemami, kā tas ietekmē šī paša topošā pedagoga profesionālo izaugsmi, viņa studiju kontekstā, un kāda ir viņa vadīto stundu mācību kvalitāte skolā. Pedagogi sūdzās par nepietiekamu profesionālo pilnveidi. Gadā mēs valstī tam tērējam 1,2 miljonus eiro. Mācību tēmas pārsvarā ir vērstas uz reformu īstenošanu, uz kaut kā jauna mācīšanos. Bet tas, ko norāda pedagogi, ir, ka viņiem ir ikdienas vajadzības, kurus viņiem vienkārši ir nepieciešams stiprināt, kaut vai arī tad, ja tas ir mācīts vai tam vajadzētu būt mācītam. Līdz ar to secinājums ir tāds, ka mācību piedāvājums nevienmēr būs balstīts faktiskajās pedagogu vajadzībās. Nu, un ir arī sūdzības par mācību kvalitāti. Ļoti būtisks jautājums ir nepietiekams atalgojums, un ar to ir cieši saistīta nesabalansēta slodze. Gadā valsts izglītībai pagājušajā gadā ir tērējis 371 miljonu eiro. Un tas, pret ko mēra skolotāju algu, ir vidējā darba alga sabiedriskajā sektorā, kuru pedagogi nesasniedz kopumā. Vēl ir tāda ļoti īpatnēja lieta, ka pedagogs, es nezinu, vai ir vēl kāda profesija, savu atalgojumu nezina, tad, kad viņš sāk iet uz darbu. Un to uzzina ar tādu laika atstarpi. Vai tas ir pieņemami? Trūkst sociālā atbalsta. Un viens no tādiem būtiskiem instrumentiem, kas ir lielā daļā pašvaldība, bet ne visās pašvaldībās, un pie visas mūsu ekonomiskās situācijas varētu būt ļoti būtiski arī pedagogiem, tā skaitā gan psihoemocionālajam atbalstam, ir veselības apdrošināšana. Un valsts kontrole ir aplēsusi, ka priekš tā, lai revidentiem 24. gadā, tātad, lai visiem pedagogiem varētu iegādāties apdrošināšanas polises tajā apmērā, kā to paredz normatīvie akti, ir nepieciešami 18,2 miljoni eiro. Ļoti asi diskutēts jautājums ir par slodžu sadalījumu. Tātad 65% pret 35%. Tas ir tiešo kontaktstundu skaits un laiks visiem citiem pienākumiem. Un tad ir strīds, skola 2030 esot paredzējis 50 pret 50. Strīds ir par starpbrīžiem. Vai tie starpbrīži ir tas laiks, kurā pedagogs gatavojās stundām? Arī tas varētu būt jautājums, par ko mēs varētu šodien diskusijā tālāk pārspriest. Bet svarīgi ir tas, ka šie 65 pret 35 skatoties konkrētajās pašvaldībās, kas tika vērtētas izlasē, neizpildās nevienā. Skolotāji pārstrādā šo slodzi, un ir divi iemesli. Viens ir tas, ka viņiem nav izvēles, jo viņiem ir jāizvieto tukšās amata vietas, un otrs virziens ir tāds, ka skolotāji nemaz negrib atteikties no šīs slodzes, jo tā vienkārši ir iespēja vairāk nopelnīt. Atgriežoties pie tām algām, kas tad ir šī vidējā alga sabiedriskajā sektorā, tie ir 1397 eiro. Pirmā lieta, ka atkarībā no amata šī likme tuvojas vai netuvojas, vai vairāk vai mazāk tuvojas šai vidējai algai sabiedriskajā sektorā, kā mēs varam redzēt, tad direktoriem un vietniekiem tā likme tomēr pārsniedz par vairākām iedaļām, bet pārējiem ir ļoti tuvu vai arī tomēr netik tuvu atbalsta personālam vismazāk. Bet kas ir svarīgi šajā
Diagrammā ir tā tumšākā līnija, tāpēc, ka tā ir tā faktiskā alga, ko pedagogi nopelna, izejot no slodzes, kas viņam ir konkrētajā skolā. Un tā, protams, nesasniedz šo vidējo algu sabiedriskajā sektorā. Un tas paradoks ir tāds, ka atbalsta personāla mums tik ļoti trūkst, un viņš acīm redzot ir kaut kur izskaisīts, jo slodze sanāk ļoti maza un alga arī. Par pedagogu atalgojumu šodien nevar runāt, nepieminot skolu tīkla reorganizāciju. Revidenti revīzijā skatoties uz konkrētajām pašvaldībām ir secinājuši, ka reorganizācija tomēr arī bieži notiek uz papīra. Struktūra vienības vai filiāles fiziski dabā paliek un turpina darboties tāpat. Ir formāli, juridiski apvienot šis te administratīvais aparāts, tā viena cepure. Bet līdz ar to neatrisinās tās problēmas, kuras risināt ir mērķis visai šai reformai. Tātad paliek mazs skolēnu skaits, turpina eksistēt apvienotās klases, ir nepilnas slodzes pedagogiem un nesamazinās arī eksploatācijas izdevumi. Bet ir arī viens labais piemērs šajā revīzijā, un tas ir konkrēti Saldus novads, kurš reformu veica pēc būtības, pieauga skolēnu skaits, samazinājās eksploatācijas izdevumi, izdevās ietaupīt 300 000, ko varēja novirzīt atalgojuma fondā, un pieauga darba algas. Kas nozīmē to, ka ir gadījumi, kad ar šo reformu var sasniegt vēlamo rezultātu. Bet vēl gribu uzsvērt par visām izlases pašvaldībām, neskatoties, ka ir labie un netik labie piemēri, ka ir tāda ļoti liela izvairīšanās ņemt vērā izmaksu efektivitāti kā tādu. Jo arī tas pats Saldus šo rezultātu ir panācis piemērojot citus kritērijus, bet ne šos divus - izmaksas uz skolēnu un skolotāja skaita proporciju. Noslēgumā par ieteikumiem. Izglītības un zinātnes ministrijai ir sniegti 8 ieteikumi, kuri ir jāievieš laikā no 26. līdz 30. gadam. Un ko mēs varētu sagaidīt, ja tas izdotos? Pirmkārt, būtu jābūt izveidotai efektīvai pedagogu ataudzes plānošanai. Iestrādnes tur jau ir. Jautājums ir, kā tās tiks lietotas praksē. Ir jābūt efektīvai profesionālā atbalsta un pilnveidas sistēmai, ir jābūt konkurētspējīgam atalgojumam, un šeit jau ir konkrēti skaitļi, pamat izglītībā, tātad atalgojumam un vidējā izglītībā, tātad pamat izglītībā ir jāpieaug pa 28%, vidējā izglītībā par 39% virs jau pieminētās vidējās darba algas sabiedriskajā sektorā. Un slodzes sadalījumam vajadzētu atbilst OECD valstu vidējiem rādītājiem. Šeit tikai vēl ir svarīgi piebilst, ka, lai tās pārmaiņas pozitīvās mēs panāktu un tos ieteikumus izdotos ieviest, ir jāstrādā visos līmeņos visiem iesaistītajiem un atbildīgajiem kopā. Paldies! Jā, sveiki vēlreiz. Paldies, Māja, par šo izsmeļošo ievadu un atgādinājumu par revīzijā secināto. Mēs uzsāksim mūsu diskusijas daļu, un es sākušu ar to, ka mēs iepazīsimies, un tas būs no kreisās puses uz šejieni. Tātad Igors Grigorjevs, Ogres novada pašvaldības izglītības pārvaldes vadītājs. Labrīt. Oskars Kaulēns, Cēsu draudzīga aicinājuma vidusskolas direktors. Drusku precīzāk, bet labrīt, jā, pēc tam. Labi. Maija Aboliņa, valsts kontrolas padomes locekle. Jā, labrīt vēlreiz visiem. Danuta Eva Bite, Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas skolotāja. Labrīt. Rita Vectirāne,
Jelgavas pilsētas domas priekšsēdētāja vietniece un arī izglītības komisijas, komitejas, man vienmēr jūg. Pašvaldības savienības, jā, izglītības komitejas vadītāja. Pašvaldības savienības izglītības komitejas vadītāja, jā. Sveicināti. Jā, labrīt. Tātad Dace Namsona, Latvijas Universitātes starpnozara izglītības inovācijas centra direktora un vadošā pētniece. Labrīt. Labrīt. Un mani sauc Ivo Valdovskis, es vadīšu šo diskusiju. Tad, klausoties šos revīzijā secinātos faktus un domājot par to, kas tad būtu jādara, lai mēs šo pedagogu motivāciju strādāt profesijā stiprinātu, man ienāca prātā nesens notikums manā dzīvē. Es biju skolas izlaidumā, skolas nevis izlaidumā, bet tātad dibināšanas gadadienas salidojums. Ja? Un atradāmies vienā klasē ar savu klases audzinātāju, kurai šobrīd ir mazliet virs 80, un mēs viņai bijām otrā audzināmā klase. Tagad jau viņai, man liekas, kāds 4 vai 5 ir ļoti ņipra, ļoti vēl joprojām ņem stundas un strādā. Viņa bija angļu valodas skolotāja, un man liekas, ka tas ir mums tāds arī tēls par skolotāju, ka skolotājs tas ir aicinājums, un ja viņš ir izvēlējies šo aicinājumu savā dzīvē, tad viņš strādās profesijā visu mūžu, un te pēkšņi mēs saprotam, ka varbūt tā gluži nemaz nav, un ir lietas, kas to ietekmē, un skolotāji mūsdienās nestrādā profesijā visu mūžu, bet mēs tomēr gribētu, lai viņi strādā mazliet ilgāk. Nekā daudzos gadījumos tas notiek, un tāpēc varbūt iesākumā es nezinu, varbūt Grigorija kungam došu vārdu, jo jūs pašvaldības līmenī strādājat ar skolām un to situāciju tā kā redzat kopumā. Un viens ir šie dati un fakti par to, ka skolotājus ir grūti atrast un dažos priekšmetos droši vien īpaši grūti, bet otrs ir, kādi tā sajūta sarunājoties ar skolu vadītājiem un redzot to ikdienu, cik liela tā problēma ir tādā ikdienas līmenī pašvaldībā. Es domāju, ka kopumā problēmas apmēru pētījumā esat ļoti labi, valsts kontrole ļoti labi ir iekrāsojusi. Manuprāt, mazliet pārāk tumšās krāsās, jo veids, kā aptaujas tika veiktas, bija brīvprātīga dalība, kas parasti nozīmē, ka izsakās viskaismīgākie respondenti, un parasti viskaismīgākie respondenti ir tie, kam ir kāda sāpe, par ko izteikties. Nekādā mērā nenoliedzot tos faktorus, kas tiek minēti, es esmu piesardzīgs par tiem apmēriem, kas ir norādīti. Šādā veidā tomēr aptaujas veicot, mēs dabujam daļai uzticamus datus. Lai tomēr dabūtu precīzus datus par visu šo faktoru ietekmi, ir nepieciešams veikt reprezentatīvas, nejaušas aptaujas. Līdzīgā problēmā mēs esam bijuši arī iepriekšējos līdzīgos pētījumos, un es neteikšu pētījumos, aptaujās, gan līdzda gadījumā uz brīvprātīgu balstītas aptaujas, gan lielvārda veikties pētījums balstījās uz tiem, kuri paši uzklikšķināja un atbildēja. Tā kā es pilnībā piekrītu par visiem minētajiem faktoriem, un tie ir nozīmīgi. Es tikai būtu ļoti piesardzīgs, apgalvojot, ka tie problēmu apmēri ir tik lieli, kā ir norādīts. Tas gan vēlreiz nemaina to, ka problēmas ir jūsu uzskaitītās. Bet tas, ko es vēlētos uzreiz no pašvaldības puses iekrāsot kā būtisku sistēmisko problēmu, kas netiešā veidā parādījās, ir darba vides kvalitāte tajā ziņā, ka organizācijas vadība, organizācijas pārvaldība, skolas kā mācīšanās organizācijas veidošana. Un kādēļ es to vēlos kā pirmo uzsvērt? Tāpēc, ka mēs pēdējos 10 gados vairāk kārtēji esam aktualizējuši jautājumus par iestāžu vadītāju, vadības grupas un tam līdzīgi
atlasi stiprināšanu, rotācijām, visādas idejas ir bijušas. Bet šobrīd šie jautājumi absolūti ir palikuši fona jautājumi, lai gan tieši vadītājs ir tas, kurš parasti nosaka, vai es gribu šajā, un vadības komanda nosaka, vai es gribu šajā organizācijā strādāt, vai es negribu šajā organizācijā strādāt. Un man liekas, ka tas ir būtisks faktors, kas gan mūsu kopējā diskusijā ir pazudis, patiesībā tikai parādās ik pa brīdim saukļos, bet reāla darbība tur ir praktiski nekāda manā ieskatā šobrīd. Gan arī, arī ziņojumā neparādījās tik nozīmīgi. Es aicinātu atgriezt mūsu sarunā arī jautājumus par vadības komandu veidošanu, stiprināšanu, direktoru stiprināšanu un tam līdzīgi, kaut vai beidzot nodefinējot direktoru kompetences. Ja? Kaut vai elementāri sākot ar to, ka mēs nodefinējam, ko mēs no direktoriem prasam, jo šobrīd šajā jomā ir bijuši veci un neizpildīti solījumi no dažādām pusēm, bet praktiski neesam tikuši. Daudz nerunāšu, vēl tikai kāds piemērs. Pat, ja pieņemam darbā labu, aizrautīgu, potenciāli kompetentu direktoru, tad viņš nonāk vidē, kur viņam nav tiesību pat veidot savu vadības komandu. Ja? Un tad, ja tu gribi mainīt savu vadību, tad tev nākas vadības komandu, tad tev nākas pierunāt kādu, mainīt darbu. Ja? Nekāda pozitīvā darba vide tā īsti nesanāk. Šī ir viena, droši vien ieskicēsim vēl daudz tēmas, bet šī ir viena liela tēma, kur mums sistēmiski jārisina līdztekus IZM uzdevumiem, un tas nav tikai par IZM, kas jau bija minēti. Paldies, jā, jo mēs parasti domājam tā, teiksim, personāls ir direktora vai vadītāja atbildības jautājums un darbs ar personālu, bet pedagoga gadījumā negluži, vai ne? Tātad tas faktoru kopums ir daudz lielāks, kas šo ietekmē. Bet runājot tālāk par varbūt pētījumiem un valsts kontrolas revīzija nāca klajā ar saviem secinājumiem, bet mums klāt ir arī Namsons kundze, kur arī ir vēl tikai šovasar publicējusi savu pētniecisko darbu attiecībā uz ne tikai šo jautājumu, bet tā skaitā šo jautājumu. Varbūt kā jūs to redzēt kontekstā revīziju? Man liekas, ka tas, ka valsts kontrole šīm problēmām ir pievērsus uzmanību, tas ir apsveicami, jo pašas no sevis tās problēmas skolas sistēmā nerisināsies. Es gribētu turpināt to, ko Igors iesāka. Man liekas, ka mēs vairāk par sekām šobrīd runājam, jo cēloņi, manuprāt, ir drusku citi, un te ir divas lietas. Pirmā lieta ir tā, ka paskatāmies, kāds mums ir skolas pārvaldības modelis un kādu mēs viņu finansējam. Mums, būsim godīgi, faktiski ir padomju skolas pārvaldības modelis. Un, ja mēs skatāmies, kā funkcionē skolas mūsu daudz mīļotajās Singapūrā, Somijā vai citās vietās, uz kurām mums patīk atsaukties, tad tur līdzīgi kā uzņēmumā uz teiksim, 8-10 cilvēkiem ir tiešais darba vadītājs. Tātad mēs viņu saucam dažādi, tas var būt vadošais matemātiķis, tas var saukties citādāk, bet ir cilvēks, kas ikdienā tieši strādā ar pārējiem skolotājiem. Un tas ir tas, ko jūs runājāt par šo atbalsta personāla trūkumu. Un te nav runa tikai par to, ka ir vajadzīgs šis atbalsta personāls, bet runa ir par sistēmu, kādā tam skolā vajadzētu funkcionēt. Ja mums būtu šādi te cilvēki, tātad metodiķi vadošie matemātiķi saucam, kā mēs gribam, kuri tikai daļēji strādātu, nevis tā kā šobrīd, ka viņi strādā ar milzīgu pārslodzi, un, protams, viņi nevar strādāt ar citiem kolēģiem, jo viņiem vienkārši nav kad to darīt. Līdz ar to, nemainot skolas pārvaldības modeli, manuprāt, nav iespējams realizēt jūsu secinājumus. Otra lieta, šis ir ļoti saistīts ar to, ka mūsu valstī skolotājiem nav profesionālās karjeras vispār. Vienīgā iespēja ir kļūt par direktoru. Un tas ir tieši šis pats jautājums, jo šī profesionālā karjera normāli citās valstīs veidojās, tātad es skolā kļūstu par vadošo matemātiķi, pēc tam es pašvaldībā to daru, un ja man ļoti ir tātad zināšanas un ambīcijas, es to daru valsts līmenī. Un tas arī dod nepieciešamību valstī visu laiku ienākt jaunām zināšanām. Jo katrā nākošajā posmā ir vajadzīgas citas zināšanas.
Tas, kas notiek šobrīd, kad mēs atļaujam pirmā kursa bakalauram strādāt, bet rezultātu gribam kā Singapūrā, nu, tā mēs nekur nevaram tikt un arī netiksim. Jautājums ir, cik ilgi mēs nu, tā kā lolosim ilūzijas, ka esošais veids mums dos labāku rezultātu, nedos. Jā, paldies, jo es tieši arī aizdomājos par to, nu, faktiski jebkuras profesijas dzīves ciklu, ienākot šai profesijā, tu mācies un esi jauns, tu sasniedz kaut kādu briedumu, nu, tad, kad tu nu, tā kā, vari sniegt vislabāko atdevi no sevis un vēlāk tu māci citus un nodot tās savas zināšanas tālāk, vai ne? Un iespējams pēc tam vēl mūžu nogalē ar padomiem palīdz un konsultē, vai ne? Un tas ir... Katrs šis posms droši vien prasa vienus 5, 7 un vairāk gadus, un kādā veidā, un viņš nenotiks pats no sevis, kādā veidā būtu iespējams vispār to izvadīt caur šo, to profesionālo karjeru, kādai tai sistēmai būtu jābūt, un te jau mēs runājam, mums skolas Latvijā ir diezgan daudz, un arī pašvaldības nav maz, vai ne, un ministrija mums ir viena, kur katram ir tā loma, kādā veidā, jo skaidrs, ka direktoru lomu mēs stiprināsim, vai ne, bet tas nekādā veidā varbūt nerisinās līdz galam, teiksim, tos jautājumus, kas saistās ar biežajām pārmaiņām un reformām, tos jautājumus, kas saistās ar mācību materiālu pieejamību. Nu, tā kā jā, menedžments būs spēcīgāks, bet daudz tie faktori, kas ietekmē, kā mēs redzam no aptaujas, lai arī varbūt tur ir korekcija statistiskā vai ne, un tam līdzīgi, kāds tas pārvaldības modelis kopumā valstī, kādam viņam vajadzētu būt? No, pirmais jautājums, manuprāt, ir par finansēšanas modeļu maiņu un par to, ka mēs atjaunojam profesijas, apmaksātas profesijas, kas ir tātad šis metodiķis vai vadošais speciālists, vai saucam, kā mēs viņu gribam, par konsultantu vai citādāk, bet ka mēs skaidri saprotam, ka tas ir šāds te amats un profesija ir apmaksāta, un dažādos līmeņos, un uzbūvējam skaidri šo karjeras ceļu skolotājiem. Tā ir pirmā lieta, jo tad arī cilvēkam ir interese kaut ko mēģināt zināt vairāk savā nozarē, jo mēs, manuprāt, esam pazaudējuši tādu būtisku lietu, kā cilvēku vēlēšanos visu laiku darīt labāk. Ar tām milzīgajām slodzēm, ar kurām cilvēki strādā, viņi knapi tiek galā ar to, kas ir ikdienā, bet būtu jābūt tā, ka skolotājs visu laiku mācās un visu laiku mēģina darīt labāk, sevišķi pie tā situācijas, ka mēs dzīvojam jaunā laikmetā, ar tehnoloģijām, ar to, ka ir atnācis mākslīgais intelekts un ka vienkārši tas ir neizbēgami, mums nav kur sprukt. Otra lieta ir tas, ko Igors jau teica, direktoru skolu pārvaldības modeļu maiņa un stiprināšana, un atkal tieši tāpat veidojot, domājot par to, kā ir tātad cilvēks, kas tieši strādā ar šiem te 8 vai 10 skolotājiem. Jo nereti mazās skolās vispār ir pusslodze direktors, kurš tur vispār ir viens pats, nu tad kāda profesionāla attīstība tur notiek. Ja? Lielās skolās savukārt vairāk kā 1000 cilvēku, tur ir daži cilvēki vadībā, ja? 5 kaut vai, un tad, ko viņi var izdarīt, ja? Tādā veidā nevar. Un līdz ar to tas, ko mēs darām šobrīd arī eksperimentālos pētnieciskos projektos, ir skolas, kuras jau māca. Tātad ir mums viena skola, kur 10 mācīšanās konsultantus pati gatavo. Mēs jau 3. gadu ar viņiem strādājam, ja? Tātad, kur skolas pašas domā, kā viņi varētu mainīt šo pārvaldības modeli. Jo viņi redz, ka izmaiņas vienam vai diviem cilvēkiem ir ļoti grūti panākt, lai neteiktu, ka neiespējami. Paldies. Vecerāns kundze, jūs gan pietiekami lielā pašvaldībā esat deputāti un arī pašvaldības savienībā par izglītības jautājumiem. Pie izglītības jautājumiem strādājat, tad redzat arī kopumā visu Latviju šai vienādojumā. Kā jūs redzat to pašvaldības lomu, cik tālu pašvaldība tādā ideālā gadījumā var iet, lai uzlabotu šos apstākļus, lai mēs varbūt tuvotos tiem modeļiem, gan ko Grigorjev kungs pieminēja, gan Namsons kundze par to ideju runāja, un kur tomēr tas ir valsts līmeņu kompetence, kur pašvaldība vairs nevar tālāk vien pat izdarīt. Turpinot to, ko komentēja arī valsts kontrole savā pētījumā attiecībā uz šo skolu tīklu, kas ir tā proporcija skolēns pret skolotāju, tad būtu jāatcerās arī šī gada
februārī tikšanās pie ministru prezidentes, kurā klāt bija arī ministri un pašvaldību un visi reģionu pašvaldību vadītāji, kas būtu nepieciešams, lai patiešām varētu īstenot un izstrādāt to ideālo skolu tīklu. Un tad parādījās tas, ka tajā novadu pašvaldībās kopumā tam būtu vajadzīgi apmēram 80 miljoni. Tad ieguldījumi citā pašvaldībā, tas ir ļoti svarīgi ceļu infrastruktūra, vienkārši ne tikai, kā jūs teicāt, filiāli atstāt, bet pārvaldību apvienot, ja? Un ka tad reāli tā arī ekonomija nesanāk, bet te ir svarīgi, vai to fiziski var izdarīt. Un tad bija vairākas pašvaldības, kuras norādīja uz konkrētu vajadzību, ko viņi varētu izdarīt, ja, lai īstenot arī patiešām to sakārtoto skolu tīklu. Ja mēs runājam konkrēti par Jelgavas valstspilsētu, mums patiešām skolu tīkls ir sakārtots un kopš 19. gada, bet jāatzīst, tas bija 3-4 gadu ceļš, ko nevar izdarīt viena gada laikā. Tāpēc šīs visas reformas mums ir jāsaprot, ka ir vajadzīgs atvēlēt gan laiks, ir nepieciešams, gan arī finanšu resursi. Bet patiešām tas ir jāveic ļoti plānveidīgi. Un tas ir atbildi uz to, ko jūs teicāt valsts kontrolas ziņojumā, ja, ka skolotāji streso un nepatīk ir šīs nepārtrauktā pārmaiņas izglītības sistēmā, gan no satura viedokļa, gan no finansēšanas viedokļa un tā tālāk. Tas ir viens. Tātad, par ko mums vajadzētu saprast, ja, ka jebkurai reformai mums ir jāatvēl gan laiks, gan finanses, gan kopējais redzējums arī ilgtermiņā, gan sabiedrībā, gan arī sistēmā iesaistītajiem. Tas, kas attiecās uz šo finansēšanas modeli, ka nauda seko šobrīd skolēnam, šobrīd ir runa par programmu finansējumu un kopumā maiņu, kas tomēr ir jau arī paredz šobrīd to pašvaldības līdzfinansējumu, ja netiek nodrošināts noteikti bērnu skaits, kas, protams, no vienas puses pašvaldības zināmā mērā tiek varbūt intensificēt šo skolu tīklu reformu, bet tāpat laikā ir jāsaprot arī valstī kopumā, vai tur, lai to arī kvalitatīvi izdarīt, vai ne, ka tam vajadzētu sakot finanses. Šobrīd visam pašvaldībām, protams, ir tas viens virsmērķis nodrošināt pedagogus savā izglītības sistēmā. Un jāsaka tā, ka klausoties šobrīd manos kolēģos, bieži vien notiek pedagogu, gribas teikt, pārvilināšana un pārpirkšana. Nevis mērķtiecīga sagatavošana, bet ir svarīgi, kāds sociālais un atbalsta grosis ir pašvaldībām, jā, lai pārvilinātu, gribētu teikt, labākos pedagogus, bet bieži vien ir jomas, kur dabas zinības ir eksaktie, kur vienkārši ir jāpārpērk, jā, lai savā skolā tu nodrošinātu. Un, manuprāt, tas nav pareizais ceļš arī kopumā valstiski, bet ir tas jautājums par to, vai ir pietiekami nodrošināts sagatavoto pedagogu skaits, lai mēs vispār varētu nodrošināt sistēmā. Jā, mēs arī Jelgavā nodrošinām šo mācīšanās konsultantu izglītošanu, lai būtu pieejams vismaz vairāki vienā skolā, bet arī ar to mēs saprotam, ka tas nav pietiekami. Bet savukārt, lai lielāku skaitu nodrošinātu, tad ir atkal nepieciešams patiešām sabalansētības pedagogu slodzēs un ir vajadzīgs lielāks pedagogu skaits izglītības sistēmā arī kopumā. Vai šobrīd mēs redzētu citu to finansēšanas modeli kā tādu? Jā, pie vairākiem nosacījumiem, ja lai mēs tas nebūtu lielāks satricinājums. Vēl par pedagogu ienākšanu jau studējot, arī tā ir mūsu pieredze. Vairāk tā gan ir pirmsskolas izglītības sistēmā, bet jāatzīst, ka tas ir no kvalitātes viedokļa mēs viennozīmīgi teikt, ka tas nav labākais risinājums, bet savukārt no nodrošinājuma vispār viedokļa, ja, tas ir tas ceļš, ka mēs vispār nodrošinām pirmsskolas pedagogu esamību izglītības iestādē, bet savukārt no savas puses mēs nodrošinām to, ka tam pedagogam ir mentors, mēs viņu atslūgojam tajā ziņā, ka viņam ir gan atvēlēts laiks mācībām un saprotot, kā viņam ir organizēts arī šis studiju process. Bet sistēmiski, protams, ka tas liek runāt par arī skolotāju darba kvalitāti, ja, kas varētu būt tikai pēc kāda 3. kursa, vai ne, ka viņš ienāk izglītības sistēmā.
Jā, un jūs arī pieminējāt, ka Jelgavas valstspilsēta 19. gadā noslēdz šo reformu, tas prasīja 3 vai 4 gadus. Nu, tad šodien ir 24. un nu, droši vien kopš sāka runāt un domāt par to šo reformu jau ir 8 gadi pagājuši. Un te vienmēr ir tas līdzsvars starp to, cik objektīvi ir tā. Noteikti ir objektīvi faktori, kas prasa finansējumu un neļauj kaut ko realizēt, bet otrs ir arī tomēr politiski lēmumi. Ir pašvaldības arī, kur tie ir politiski lēmumi, varbūt vilcināties ar to, noteikti to nevar izslēgt. Nē, protams, jā, viennozīmīgi, ja, jo lielāks novads un jo sadrumstalotāks ir skolu tīkls, jo šie lēmumi ir sāpīgāki un grūtāki. Jā, un neskatoties uz to, es domāju, ka laimīgā kārtā aug to piemēru skaits, kur šī reforma ir veikta un kur tie rezultāti tomēr ir labāki nekā bija pirms šīs reformas, un tas varbūt kalpos par paraugu un arī iedvesmu citiem novadiem. Jā, bet es domāju, ka demogrāfijas dati, ko mēs redzam šobrīd pēdējos 5 gados, mums ir jāsaprot, ka tas turpināsies, ja? Un tad par tiem modeļiem, nu vienalga, tas ir jāatgriežas katrai pašvaldībai pie šī jautājuma. Es domāju, savus ik pēc 2-3 gadiem ir jāpārskata un jāmodelē nākamie ceļi. Paldies! Kaulaini kungs, došu vārdu jums, un jūs vadat skolu, un ikdienā droši vien lielā mērā personāla vadības jautājumi, pedagoģu motivācijas jautājumi ir būtiski jūsu ikdienas sastāvdaļa, un no vienas puses ir šis te jautājums par to, kas ir šī direktora kompetence un ko tad direktors var vai nevar faktiski izdarīt skolā, lai motivētu pedagogus augt, ilgāk strādāt skolā, tātad gadu skaita ziņā, nevis stundu ziņā, un rūpēties par šo motivāciju, bet kur tomēr mums ir trūkumi gan likumdošanā, gan varbūt, kas ir tā nepārvaramā siena direktoram, kur labākā gadījumā mēs varam nočept no blakus pašvaldības kādu, bet cilvēku resursu trūkst vienkārši skolotāju vidū. Droši vien mēģinot atbildēt jūsu jautājumu, es saslēgšu kopā to, ko Igors iesāka un Dats Namsons teica par vadības lomu. Katrā ziņā gribās, laikam, nospļauties pār kreiso plecu. Es nekad neesmu saskāries ar situāciju, ka es nevaru kādu skolotāju atrast. Visticamāk, es esmu bijis arī tas, kurš nosacīti pārpērk, bet labā ziņā mūsu gadījumā visticamāk ir tā, ka nevis tikai ar atalgojumu, ar ko es arī varētu nopirkt, ja vajadzētu, bet ar to metodisku atbalstu, ko skolotājs var saņemt ienākot mūsu organizācijā. Un tas, ko Igors mazliet ieskicēja un par ko es domāju, ka tā ir arī tiešā veidā pašvaldības atbildība, ļoti skaidri nodefinēt, kas ir tās prakses, ko sagaida ne tikai no skolas direktora, bet ko sagaida arī no skolas kā organizācijas. Es iedošu vienkārši vienu piemēru, par ko es pats galvā ļoti daudz domāju. Es savā skolā esmu viens no tiem, kurš regulāri vada pats skolotājiem mācības, bet es tā arī līdz galam neesmu sapratis, vai tas ir tas, ko pašvaldība sagaida no manis kā laba vadītāja, vai man būtu jāmeklē kāds cits, vai vispār nevajadzētu mācīties uz iekšā skolā un būtu jālaiž skolotājs kaut kādos kursos. Līdz ar to, bet tā ir mana viena direktora pārliecība, kamēr mēs netiksim skaidrībā ar to, kādus mēs redzam direktorus, mēs nevarēsim dabūt arī labu kadru skolas vadīšanā, un kamēr mēs nenodefinēsim, ko mēs saprotam ar labu skolu ārpus vienkārši valsts normatīvā regulējuma, bet pašvaldībā, lokālā kontekstā, mēs nekad netiksim pie visām, pie tādas sistēmas, kur visas skolas ir vienlīdz labas. Bet mūsu gadījumā atslēgas lieta ir tas cita veida atbalsts ārpus finansējumu, ko mēs uz vietas skolā varam piedāvāt, un tas ir bijis vienmēr viens no sarunas punktiem, tad, kad jauns skolotājs nāk pie manis, es vienmēr sāku ar to, ko tu dabūsi, kādu atbalstu dabūsi. Un man ir bijuši gadījumi, kur, piemēram, skolotājs 60 gados atnāk uz organizāciju un saka, ka viņš šeit grib izaugt, un tāpēc, jā, viņi pārnāk no citas skolas, tiesa, nemelošu, bet tādā ziņā, ka par to daudz vairāk jādomā. Un pašvaldībai vienkārši jāieliek ir direktoru rokās ne tikai vajadzīgie resursi, bet arī atbildība, ka tas ir tas, kas tev ir jānodrošina. Un tad es domāju, ka kaut kādas procesa lietas arī varētu sakustēties. Jā, paldies. Un, tas, protams, skar šo arī direktoru institūtu. No vienas puses, protams, kā mēs definējam prasības, no otras puses, cik mums ir skolas Latvijā? Apmēram.
Ap 600, jā, tātad 600 direktori, jā. 600 direktori sistēma, kurā viņi spēj augt, profesionāli pilnveidoties, apmainīties ar pieredzi, un tā ir jau dažādas iniciatīvas bijušas, vai neteiksim, uz brīvprātības pamatā, kur direktori apmainās ar pieredzi, bet vienkārši es domāju par to momentu, ka, skaidrs ir individuāli talanti, jā, kuriem labi sanāk, un viss notiek, bet jautājums, kas ir tās dažas lietas vai kas ir tie daži instrumenti, kas būtu vajadzīgi direktoram, gan viņa izaugsmes ceļā, gan pilnvaru ceļā, gan, teiksim, prasību ziņā, kas ļautu mums varbūt tās paskatīties uz šo jautājumu, kā mēs 600 skolu vadītājus varam stiprināt. Bet redziet, kamēr mums nav es iedošu vienkārši alegoriju vai līdzību ar skolas situāciju. Ja es esmu labs skolotājs, es sāku ar to sagaidāmo rezultātu, ko es gribu skolēniem, un tad atpakaļ ejoši plānoju, kas ir tās darbības, kas mani var tur aizvest. Ja man nav skaidrs, ko no manis kā direktora sagaida, jūs varat man mācīt visādi, kā jūs gribat, visticamāk, es būšu ļoti neapmierināta publika, jo jūs netrāpīsiet tajā, kas man ir vajadzīgs. Un jautājums, protams, arī prasot skolu, tur bija arī tas, ka skolotāji saka, ka profesionālā pilnveida neatbilst viņu vajadzībām. Es esmu direktors skeptiskai šajā, vai skolotājs var pats nodefinēt, kas ir tas, kas viņam ir vajadzīgs. Tieši tāpatās kā direktori. Līdz ar to, ja man ir standarts, pret ko sevi vērtēt, kaut vai objektīvi pašnovērtēt, es daru šo, nedaru šo, es jums varu ļoti labi nodefinēt līdz ar to, kas ir mans vajadzības. Un kamēr mēs nesāksim arī reformu ieviešanā īstenot labākos pedagoģijas principus par to, kā šim ir jānotiek, mēs nekur citur netiksim. Tieši tas pats pašvaldības līmenī. Ja mēs arī pirms diskusijas vēl runājam par to, cik ļoti dažādi ir direktori, un skaidrs, ka pašvaldībai strādājot ar direktoriem, ir jāīsteno diferencētu pieeja. Jo man atrasties vienā auditorijā ar cilvēkiem, kuriem rūp pilnīgi citi jautājumi, kas man ir sakārtot, ko tieši es iegūstu. Ja es ieskaitu talantīgo skolēnu kategorijā, ko man darīt? Līdz ar to diferencētu pieeju un paskatīties mazliet tā kā kompleksāk uz to situāciju, cik dažādas ir tās vajadzības, ir viens risinājums, bet lūdzu nodefinējiet, kas ir tas, ko jūs sagaidat pašvaldībā lokālā kontekstā, un es jums varu garantēt, ka ļoti daudz lietas uzlabosies arī tajā, kā direktors redz savu lomu. Jo mums šobrīd ir arī tas, ko Dats Namsons korekti norādīja, kā veidojās skolu vadības komandas. Es sāku skolā, kurā man bija viens nepilns, principā slodzes vietnieks. Mēs šobrīd esam izaugusi vadības komanda, man ir atbalsta personāls, tikai tāpēc, ka es pats ļoti daudz tur esmu ieguldījies. Bet ja es būtu viens pats, es nezinu, gribās teikt iešaujiet. Kā es to varu izdarīt? Jo skaidrs, ka tad es risinu tāds akūtos degošos jautājums, bet es nevaru strateģiski plānot tieši neko. Jautājums, protams, vai mums ir tāds profesionālais resurs, lai katrā skolā ieliktu arī ļoti mazā profesionāla vadības komanda, kur ir vietnieks un direktors, lai viņi varētu īstenot pārmaiņas. Par to es arī laikam esmu ļoti šaubīgs, vai mums ir tāds resurs šobrīd. Jā, kas nozīmē, ka arī direktori ir personāls šai kontekstā, vai ne, un arī pret viņiem ir jāpiemēro līdzīgi principi attiecībā uz mērķiem, skaidriem uzdevumiem, lai nesanāk aiziet tur, nezinu, kur atnest to, nezinu ko, vai ne, un tad mēs varbūt brīnamies kādreiz, ka nav. Es mazliet gribētu pavirzīties uz šo mācību materiālu pusi, un tāpēc gribu dot vārdu Danutai. Tehnisks mums kāds jautājums? Aha. Jā, gribu dot vārdu Danutai. Jūs strādājat skolā šobrīd cik gadus? 4. gads, jā. Tātad pietiekami daudz jau, lai orientētos šai vidē un būtu pietiekami liela pieredze. Varbūt pastāstiet, kā tas ir jūsu ikdienā, ko nozīmē šīs te bieži lietotā frāze, ka skolās trūkst mācību materiālu un skolotājiem ir daudz laika jāvelta stundu sagatavošanai, pārāk daudz un tam līdzīgi par to runā, bet ko tas nozīmē jums savā darbā un kā tas ir? Jo kādreiz bija tā, es atceros vecos laikos bija viena grāmata visiem, vai ne? Visi no tās grāmatas mācījās. Tagad ir kaut kāds tur mistisks online, mākslīgais intelekts, viss kaut kas. Mums taču ir tik daudz platformas, ej mācies, pašvadīt mācīšanās, visu var, bet man liekas, kaut kur mēs esam tā kā pa vidu tam visam, ka mēs nesaprotam vēl to nākotni un līdz galam, un vairs negribam to pagātni arī, vai ne?
Tā kā es mācu dabas zinības un bioloģiju, man posms ir no 4. līdz 11. klasē, es nevarētu teikt, ka man trūkst mācību materiāli, jo man ir gandrīz visos mācību priekšmetos mācību grāmatas. Arī interaktīvie mācību līdzekļi ir pietiekami, lai es strādātu stundās, un es kā pedagogs no definētiem sasniedzamiem rezultātiem mēģinu izmantot to labāko, kas skolēniem interesē, un es tiešām par savu priekšmetu nevarētu teikt. Lai gan man ir arī jāmāca skolā, man piedāvāja mācīt, un es piekrītu, ka man bija liels izaicinājums jaunais kursus projekta darbs. Par šo projektu darbu es gan teiktu, ka valsts sagatavot mācību līdzekļi, jā, ir viens PDF fails, bet pēc tā es skolēniem nespēju dot visu, bet tā kā biju, kad man piedāvāja šo kursu mācīt pēdējā, kurā nāca no augstskolas, tad vadība arī uzskatīja, ka man ir tās aktuālākās zināšanas, ko augstskola varbūt prasa, un es neteiktu, ka man trūkst mācību līdzekļi. Es tiešām par saviem priekšmetiem to nevarētu apgalvot. Un kur ir tas? Es pat nezinu, kam tieši jautāt, bet skaidrs, ka arī jebkurā darbā, es domāju, ir cilvēki, kuriem visu laiku kaut kas pietrūkst un kaut kas nav līdz galam viņiem iedots un nav labi un viņi kaut ko nezināja un tam līdzīgi. Ir cilvēki, kas lieliski orientējās un tur pa vidu tā kaut kur zelta patiesība, ka kas mums ir jāizdara, lai tie, kas grib un var, tiem ir viegli pieejams, tie var dabūt un var sagatavot stundas, var novadīt stundas un tam līdzīgi. Un, droši vien rēķinoties ar to, ka vienmēr varbūt būs arī tādi cilvēki, kuriem arī grāmata būs pa maz varbūt, vai, es nezinu, grāmata droši vien nav mūsdienu standarts. Kur ir tā, teiksim, kur izceļās tā mācību materiālu šis te trūkums, jo aptauja parāda diezgan lielu to īpatsvaru ar skolotājiem, kur saka, ka viņiem pietrūkst. Es domāju, ka varbūt par sevi es spriežu, cik daudz pati tam veltu laiku, cik daudz es salieku. Jā, viņi varbūt nav vienkops, lai gan tā pati interaktīvie mācību līdzekļi, kas ir Somā.lv, tas ir vienkops, bet cik es pati tai stundai gatavošanai veltu laiku, cik es salieku, cik es gribu dot tiem skolēniem, tas ir noteikti atkarīgs ļoti no tā pedagoga, cik velta laiku, lai sagatavotu stundu. Un kur ir tas, jo atkal, kā mēs te runājam par direktoriem un skolu skaitu, tad, cik dabasnības skolotāji ir Latvijā, un man liekas, kur ir tas racionālais jūsuprāt, jo no vienas puses, protams, visi dabasnības skolotāji gatavos to materiālu tam pašam mērķim, teiksim, tai pašai stundai, tiem pašiem sasniedzamiem mācību rezultātiem skolniekiem, un protams, katrs pēc savas spējas, talanta un tam līdzīgi, un varbūt čakluma to izdarīs. Bet no otras puses, kas ir tās lietas, ko varbūt jūs jūtat, ka mēs kā sistēma, kā valsts varētu noņemt no tā sagatavošanas darba, kas būtu tas, kas jau varētu būt gatavs un kur nebūtu jāsēž un jāgatavojās, jo tas ir tāds, kas ir vajadzīgs visiem, un tur varbūt nav tas unikālais moments, ka tieši jūsu klasē. Pagājušo gadu es arī piedalījos projektā, kur izstrādāju vidusskolē bioloģiju 1 mācību materiālus. Un Skolo.lv vidē ir tiešām fantastiski materiāli, kur ir salikts pa stundām gan prezentācijas, gan pārbaudas darbu, gan stundu plāni. Man kā skolotājiem ir jāieiet, pirms stundas ir jāieiet šai vietnē. Es izvēlos šo stundu, kas man ir aktuāls, un man ir viņi tikai mazlietiņi jādiferencē savai klasē, saviem skolēniem. To es varu teikt par bioloģiju 1, kas ir 10. un 11. klasē, vismaz mūsu skolā. Šādi materiāli, piemēram, pamatskolai nav. Un varbūt tas ir tas, ko pedagogi gaida, ka ir viena vietne, kurā ir sastrukturēts, jau iedots gan stundas plāns, gan prezentācijas, gan pārbaudas darbu. Bet es nedomāju, ka tas visiem arī derēs. Ok, bet tas noteikti palīdzētu un ietaupīt laiku, vai ne? Varbūt atpakaļ pie Kaulēnkunga kā skolas direktora. Jūs ikdienā runājat ar pedagogiem, un cik jūs redzat, ka tas jautājums ir aktuāls ikdienas skolotāju darbā?
droši vien, ka tas tiešām atšķirās no par kuru mācību priekšmetu mēs runājam. Ja mēs zinām, ka ar izglītības reformu mums ir joprojām priekšmeti, kuros nav viena mācību līdzekļa, ko skolotāji izmisīgi vēlētos. Un tādā ziņā līdz ar to es varu, protams, apliecināt, ka mācību līdzekļu nav. Tas, ko es vienkārši dzirdu arī publiskajās diskusijās un arī šeit mazliet, ka mums ir tāda utopisks priekšstats par to, kādiem būtu jābūt tiem materiāliem, cik labi sagatavotiem, un tad skolotājs vienkārši paņem, atnāk un viss notiek maģija. Bet tad mēs iedomājamies situāciju, kurā mums klasi vada vai skolēnu mācīšanos vada viduvējš pedagogs. Un nav mums visi skolotāji absolūti izcili. Un ja es neredzu, kāda ir mana cita loma mācību procesa virzīšanā, kā tikai iedot mācību uzdevums, izstāstiet par ko tad es tajā klasē daru un par ko man maksā, lai es gatavotos. Tur ir jāskatās ļoti kompleks. Tas, ka man būtu materiāls, ko es varu paņemt un lietot, jā, ļoti brīnišķīgi, bet man kā skolotājiem ir jāsaprot par to, kā notiek mācīšanās. Un ja mēs šim neliekam klāt to arī, kā jauno skolotājs sagatavo, vai kādu atbalstu es kā direktors vai vadības komanda var iedot tiem skolotājiem, kas jau ilgstoši ir strādājuši, mainot viņu priekšstats par to, kā šobrīd notiek mācīšanās, tas ir diezgan bezjēdzīgi. Jo brīnišķīgi, es zinu tos piemērus arī, ja vēl citos priekšmetos, kur ir pilns komplekts, man ļoti interesē, cik daudz skolotāji lieto, un es gribētu redzēt, kā viņi to dara. Kā tas izskatās. Ja? Un līdz ar to tas nav tik vienkārši. Bet, protams, jāzina, latviešu valoda, piemēram, joprojām nav. Tur pilnībā ir citādāk mācību programma vidusskolā, piemēram, skolotāji taustās, un tur mēs nonākam pie skolotāju savstarpējās sadarbības mērķi. Un tas, kas ir manā pieredzē mazliet paradoxāli, es redzu aptauju arī par to, ka skolotāji saka, viņi labprāt dalās, un sadarbība ir ļoti forši, un tajā brīdī, kad viņas noliek sadarbības situācijā, nekas nav forši. Jo liela daļa negrib to darīt, vai nu uzskata, ka tas ir bezjēdzīgs resursu patēriņš, bet īstenībā tur jau ir visas tās zināšanas, lai tu varētu tikt pie labākā iespējamā materiāla. Nu, es runāju par savu skolu, kur man vienu priekšmetu māca 4 vai 5 pedagogi, piemēram. Tur viss jau ir. Jautājums ir, vai mēs gribam izkāpt ārā savā ziņā reizēm no upurlomas un pateikt, nē, tas risinājums te ir dabūnams. Mūsu gadījumā tas ir daudzās situācijās nostrādājis. Tā kā labi, jā, šī ir problēma, ko mēs varam izdarīt. Un labā ziņa ir, ka daudzos gadījumos tiešām var izdarīt, varbūt neuzradīt izcilu mācību materiālu stundu plāniem, bet katrā ziņā skolotāji viens otru var atbalstīt, lai tiktu vismaz uz priekšu un pagaidīt, kad tad būs tie ģeniālie mācību materiāli, ko valsts mums noliks priekšā un varēsim visu lietot. Varbūt pie jums, Namsāns kundze, šai gadījumā atkal. Tie ir metodikas jautājumi, vai ne? Un mācību materiāls ir daļa no tā. Skaidrs, ka ideālais variants, varbūt pat nē, es nezinu, bet viens no modeļiem, ja, ko Danuta minēja, vai ne, tā tad ir sagatavots šis stundu kurs. Faktiski pasniedzējiem jāieliek savu personība, jāieliek, teiksim, mērķtiecīgums tā stāstīšanā un sekošanā līdz tam, vai visi skolēni to ir sapratuši, vai ne. Un var vairāk uz to koncentrēties. Kaulaini kungs, citu piemēru, jā, situācijā, kad nav, tas nenozīmē, ka mēs nevaram neko darīt. Mums ir labi pasniedzēji skolā, pedagogi, kur var arī veidot savus, teiksim, mācību materiālus un dalīties pieredzē, kur ir tā individuālā skolas un varbūt sistēmas loma. Kā mums būtu jādomā par to, jo skaidrs, ka, teiksim, protams, vienmēr kāds kaut kur uztaisīs, vai ne, kaut ko, ja? Un kāds teiks, ka viņam nekā nav, bet te ir tie līmeņi, vai ne, kas mums būtu jādefinē valsts līmenī, kas būtu mūsu standarts, vai ne, kas ir skolas līmenis, ko skola var darīt, lai, teiksim, no šai standarta atspērtos un padarītu to par tādu, arī skolas kultūras sastāvdaļu, ka mēs strādājam un attīstām. Un kas ir tas individuālais pedagoga līmenis, kur viņš jau tikai vienīgais var ietekmēt? Es būtu diezgan ironiski pret šo materiālu problēmu, jo pat Amerikā aptaujas rāda, ka skolotāji saka, ka trūkst materiālu. Ja? Tas ir pirmais iemesls, kuru mēs atzīmējam, ja mums kāds jautā tiešā veidā, iedod tabulu, kurā ir kaut ko jāatķeksē, tad man vienmēr trūkst. Un trūks. Tāds brīdis nekad neiestāsies, ka viss būs uztaisīts. Tas ir viens. Otrs, man liekas, mēs visi sagaidām, ka mums būtu profesionāli skolotāji, kuri, tā kā jau te kolēģi teica, ļoti skaidri saprastu, ko viņi māca, kāpēc viņi māca, kā viņi dara. Un ietekme uz rezultātu ir mācīšanai. Pirmkārt mācīšanai.
Un tur ir vajadzīgas prasmes, un tas ir ļoti atšķirīgi varbūt no laika pirms 50 gadiem, kad mēs par skolotāju profesiju runājām kā par misiju. Šobrīd ir ļoti daudz tehniskas prasmes, kuras cilvēkam ir jāapgūst. Klāt tam, ja mēs runājam par to, ka tā ir misija, es teiktu, ka tā ir profesija, kurā ir visu laiku jāmācās šodien, un vēlreiz pieminēšu, esot šajā digitālajā laikmetā, būs jāmācās visu laiku, tāpēc, ka mākslīgais intelekts šobrīd atrodas skolotāju teritorijā. Un jautājums ir par to, ka ļoti radikāli tas mainīs veidu, kā mēs strādājam, vai mēs to gribam vai nē, un tas notiks dažu gadu laikā. Un šobrīd augstskolas, tādas kā Stanforda, veido studiju kursus ar mākslīgo intelektu. Ja? Mēs tajā pašā laikā runājam par to, ka mums nav uztaisīti materiāli. Ja? Mākslīgais intelekts viņu uzrada to darba lapu dažu minūšu laikā. Ja? Te nav runa par to vairs, ka kādam ir jāsēž stundām. Laiks mainās, kolēģi. Un mēs kaut kā gribam dzīvot pagātnē. Es aicinātu skatīties uz priekšu. Paldies, paldies. Par to runājot, starp citu, arī es domāju, ka tā ir taisnība un arī tā skolotāja loma droši vien nākotnē mainīsies pateicoties šīm tehnoloģijām, jo, kā teikt, noklausīties zināšanas varēs jebkurš, bet interpretēt to un saprast, un te vairāk tā mentora loma jau skolotājiem, man liekas, parādās, un kā varbūt jūs pašvaldību līmenī redziet, es gan Ogrē, gan Jelgavai jautātu šeit, kā jūs pašvaldību līmenī redziet, cik pašvaldības vispār ir atvērtas, domāt par tādām kaut kādām inovācijām, jo, skaidrs, tāfeles mums ir elektronisks mūsdienās un vēl viss kaut kas ir skolām, tur tīkli ir savilkti, viss, bet tieši, es domāju, tādā, satura, arī tā skaitā satura virzienā. Satura ziņā es domāju, ka tur vairāk vai mazāk tomēr ir IZM jautājums, jo mums ir jāsaprot, ka skolotājs no otras puses ir arī ielikts tajā kvadrātā, ja, kur viņam ir no vienas puses ir skolēns, tad ir vecāks, tad ir akreditācija, skolas akreditācija, centralizēto eksāmenu rezultāti, un manuprāt, ka tam skolotājiem tajā visā lokā dzīvot nemaz nav tik viegli. Bet attiecībā to, ko minēja Dats Namsone, ka mākslīgais intelekts principā jau ir ienācis izglītības sistēmā, pilnīgi tam piekrītu. Un vēl ir tas stāsts par to, ka šobrīd, ja mēs runājam par mācību līdzekļiem, patiešām, ka to var radīt ļoti ātri. Bet jo lielāka nozīme ir pedagogam kā personībai, kā līderim, un jāsaprot to, ka viņš patiešām kļūst vairāk kā mentors, kurš virza mācīšanās procesu, bet te ir pat varbūt ir daudz būtiskāks jautājums, kā šādam skolotājam nokļūt skolā, un tas patiešām ir radikāli mainījies, varbūt kas bija skolotājs pirms 10 gadiem, jo šobrīd atverot to pašu mobīlo telefonu, bērns ir Britu enciklopēdijas visu daudz ātrāk noskaidroja, nekā šobrīd skolotājs, kurš viņam stāv priekšā. Pat tiešām pasauli ir mainījusies. Un te, manuprāt, tas ir tāda varbūt valsts politiķu lauciņā, kā mēs vispār redzam domnīcas jautājums, kas vispār būs izglītība 2030. gadā, ņemot visus tos faktorus kopā. Un iespējams, ja, ka to pedagogu izglītošana arī ir jāmaina pilnīgi. Kāpēc mēs visu laiku domājam, ka skolotājs ir kā ienācis skolā pirmajā kursā, ka viņš tur būs līdz 82 gadiem, kā jūs teicāt, vai kaut vai līdz pensijas vecumam. Tas ir normāli, ka skolotājs gribētu nomainīt gan to darba vidi, citu pieredzi rast, bet te ir svarīgi tas, kā viņam veidot to vidi, kā viņš var ienākt atpakaļ. Jo viņš iegūst jaunu pieredzi, jaunus kontaktus, jaunu redzējumu, svaigāku redzējumu, un tas ir normāli, ka viņš ienāk atpakaļ. Jo ja tas skolotājs visu laiku dzīvo tikai tajā vidē, es domāju, cik lielai ir jābūt iekšējai motivācijai, ja? Lai viņš pēc 10 gadiem ar lielu iedvesmu, ar visu 1. septembrī teikt, atkal, vai ne? Man ir pašai ļoti liela skepse. Tāpēc, manuprāt, būtu daudz sistēmiskāk jāpadomā, kā skolotājiem radīt to, ka viņš pēc kādiem 5 vai 7 gadiem ieiet citā vidē,
tad viņam radīja to iespēju pēc 3 gadiem vai cik ienākt atpakaļ. Ja, bet kopumā, ja mēs runājam par to pedagogu lomu un vispār kā pašvaldībā, es teiktu, ka tas ir tiešām domnīcas jautājums par kurp mēs ejam un kāda būs tā 30. gada, piemēram, tā izglītības sistēma. Un tad mums arī varbūt atkristu tie jautājumi par skolu kā ēku, skolotāju noslodzi, varbūt, ka mums būtu cits jautājumu loks, par kuru mēs šobrīd diskutētu. Un varbūt arī pilnīgi savādāk mēs uz resursiem būtu spējuši paskatīties. Tieši tā, jā, jo es arī pati esmu bijusi stundā vērojusi, kur jaunieši mācās attālināti programmēšanu, un tad, kad pagāja pēc stundas, es arī ar jauniešiem aprunājos, kā viņi vērtē šo stundu, vai viņiem pietrūks tas, ka skolotājs ir ekrānā, ka klāt ir tikai mentors, kurš viņiem pieliek tā. Te no kādiem 24 jauniešiem 2 teica, jā, ka viņam pietrūkst. Domāju, ka viņš gribētu to skolotāju sev klātesošu, bet savukārt 22 viņiem pilnīgi netraucē. Un tā stunda, pat jāsaka tā, ka kuru es no tādas programmēšanas nesapratu neko, bet tas pedagogs starojums, tas, ko viņš arī bija, man netraucēja tas, kad viņš ir tur, jo es šeit darbojos, un viņš vēl paralēli tam, ka viņam vēl satura, viņš vēl 101 lietu izstāstīja, kas tam jaunietim būtu interesanti, aizraujoši un tā tālāk. Tā kā es domāju par tām formām, metodēm un tā tālāk, tas ir cita pasaule, un patiešām šajā kontekstā tas ir cits jau jautājums. Paldies. Maija gribēja piebilst kaut ko pēc tam. Jā, labi. Es vēl mazliet par platformām un par mācību līdzekļiem. Ir mazliet šobrīd tādi mežonīgi rietumi, ir Uzdevumi LV, ir Soma LV un visi kaut kur ir. Un tad katrs skolotājs kaut kā to sakompulē, kaut kādā savā veidā to nosūta. Un skaidrs, ka vecāks un kas tajā nav ikdienē, kam tas nav dzīves fokus vienīgais, tiešām apjūka, kad ir vesela virkne ar saitēm un nevar saprast, kas un kur atrodas. Un tā ir problēma digitālās, tās mūsu ekosistēmas vienošana, kur var darboties privātie pakalpojumu sniedzēji, satura radītāji, bet kaut kādā kopējā valsts ietvarā. Tas ir jāsakārto. Ir skaidrs, ka šobrīd bija tāds sprādziens izplešanās un katrs iet savā virzienā, bet mums mazliet ir jāatrod tā kopīgā platforma, kopīgais tas ietvers, kurā mēs gan mācību sistēmas liekam iekšā, gan arī skolvadības sistēmas liekam iekšā. Tas ir jādara. Problēma ir, kā neuztaisīt vēl vienu e-veselību vai vēl vienu skolas, kā vēlreiz ar to grābekli jau pa to sasisto pieri vēlreiz nedabūt. Tas ir, bet tā problēma ir jārisina. Jo tas, ka šobrīd mēs izmantojam katrs savu, tā var darīt, bet tomēr, ja būtu kopīga, tad tā iespēja mums to digitālo pieredzi veidot vērtīgāku, pozitīvāku ir lielāka. Tas mazliet atgriežoties pie mācību līdzekļiem, bet tas nav tikai par mācību līdzekļiem, tas ir par mācību sistēmām, kā šīs sistēmas izmantojot. Tas ir skolēnu datorā, tas ir uz stāfeles, tas ir visur, tas ir par to. Savukārt par pašvaldību kapacitāti un spēju nav mums ne kapacitātes, ne spējas šobrīd. 18. gadā izglītības likumā tika noteikts milzīgs saraksts ar pašvaldības atbildībām. Būtībā mēs esam atbildīgi par visu izglītības kvalitāti, metodisko darbu. Izglītības pārvaldes ir atbildīgas par saimniecisko, par visu. Tas ap 18 punktiem mēs esam atbildīgi par visu. Šo gadu laikā mums ir viens tāds kapacitātes būvēšanas seminārs noticis. Viens. Par ko mēs vispār runājam? Nav ne programmas, ne
izglītības pārvalžu kapacitātes stiprināšanai nav ne Eiropas Savienības, ne valsts programmā, nekur iezīmētas kapacitātes stiprināšanas, izglītības pārvalžu kapacitātes stiprināšanas rīks. Kādi mēs esam, tādi mēs esam. Mēs cenšamies tur labāko, ko varam izdarīt, bet mēs būsim viens no ķēdes vājajiem posmiem. Tikai savas nespējas dēļ, kapacitātes nespējas dēļ, un viņa mākslīgi neradīsies. Mēs, protams, braucam, mācamies, mainamies ar pieredzēm, tas viss notiek, bet tas nav nopietni. Tas nav nopietni. Mēs runājam par datiem. Mums nav nekur datu speciālistu Rīgā, man liekas, tikai ir. Ja? Mēs runājam par digitalizāciju. Kaut kas tur lēnām sāk notikt, bet mums praktiski nav. Un tā tālāk. Mēs nevaram, tas viss nenotiks. Šobrīd to dara daži cilvēki katrā pat lielākā pašvaldībā. Nebūs. Un kapacitāte ir jābūvē, tad mēs arī spēsim vilkt un palīdzēt Oskaram. Mēs nevaram tev palīdzēt. Mēs tev nevarēsim palīdzēt. Tāpēc, ka mums pārvaldē ir mūsu pārvaldē. Arī pie mums mēs tev neparedzētu. Man pie galdas sēž superīgi 7 cilvēki pie vadības, piemēram, galda superīgi 7 cilvēki. Un šobrīd skolā ir 1 no viņiem. Ko mēs tev palīdzēsim? Neko mēs tev nepalīdzēsim. Atbildot par mūsu kapacitāti, par mūsu spēju, tā kā ieviest šīs pārmaiņas. Mums jāstiprina. Kas nozīmē, ka tās idejas un ieceres mums varbūt ir, un mēs viņus nodefinējam, bet tā ieviešana un domāt par to, kā tad tur mēs dabūsim to rezultātu, ka tur mums pietrūkst. Ar idejām problēma mums nav kapacitāte jāveido ieviešanai. Jā. Es 2 komentārus, ne to, ko Igors teica, bet ko kolēģis teica iepriekš. Tā viena lieta, ko kolēģis no Jelgavas es dzirdēju par to spēju noturēties profesijā ilgstoši, un es domāju, ka mums ir diezgan vājš priekšstats par tām citām pārmaiņām, kas notiek citos sektoros. Mēs varam ticēt, neticēt, piemēram, pētījumiem par dažādām paaudzēm, bet es domāju, ka tas, kas šobrīd notiek, ir tikai absolūti normāli, ka cilvēki atnāk, pāris gadus nostrādā un dodās kaut kur citur. Jā, droši vien kaut ko var skolas uz vietas izdarīt, lai noturētu ilgāk, bet es uz to neskatos kā uz tādu, tā kā blakni. Pēkšņi aizgāja, tāpēc, ka es kaut ko neizdarīju. Tāda vienkārši ir realitāte. Līdz ar to par tām reformām domāt, ņemot šo vērā. Un savukārt tas, ko kolēģi teica par mācīšanos mūža garumā, tas, ko gan, kas būtu mana rekomendācija, absolūta rekomendācija vienalga izglītības zinātnes ministrijai vai pašvaldībām, paņemt atpakaļ kontroli pār to, kas un kādā veidā organizē skolotāju profesionālo pilnveidi. Es iedošu divus piemērus, ilustrējot, kur es redzu problēmu. Pavisam nesen sanāca saruna ar 2 brīnišķīgām kolēģiem, kuras pārnāca no citas skolas, un sākām runāt par to, kādā veidā notiek mācīšanās, kā viņas profesionāli pilnveidojas. Viņām tagad ir mūsu skolas pieredze, un tad viņi stāsta tajā iepriekšējā skolā. Semināra nosaukums ir par attiecību veidošanu, kādā veidā tu vari komunicēt. Un kas seminārā notiek, pasniedzējs vīrietis stāsta paņēmienus, kā pievilināt vīrieti, kā ar lakatu var tur apsekties un tā. Dienas garumā seminārs. Otrs piemērs, mēs zinām, ka pēc ministra kabineta noteikumiem valsts ģimnāzijām ir deleģēts reģionālā metodiskā centra funkcijas, respektīvi sniegt atbalstu citu skolu pedagogiem profesionālajā pilnveidē. Prioritātes nodefinēts un 2 ģimnāziju vienkārši stāsti. Jā, viens ir mūsu skolas stāsts. Es zinu, ka mēs vadām, piemēram, nodarbības par vērtēšanu, modelējam mācības stundas, tad ar skolotājiem reflektējam par to pieredzi. Un paralēli ir citas ģimnāzijas stāsts, kurā programmā pie tēmas par labbūtību skolā ir tējas dzeršanas tradīcija Japānā. Saskaņota programma, visi skolotāji dabūs apliecības. Un tad ir jautājums par to, kādā veidā man pēc tam, ja es tagad saku, Klau, mācīsimies drusciņi citādāk un profesionālā pilnveida ir forši un mācīties mūžu garumā ir lieliski. Ja man atnāk kolēģi ar šādu iepriekšējo pieredzi, šo izdzirdot, viņiem vienkārši tirpas pārskrien. Līdz ar to kādam šis process ir jāvada un jāregulē. Es zinu, ka brīvais tirgus, bet mēs praktiski neko no tā, kas pie mums atnāk kā piedāvājums, saviem skolotājiem tālāk nelaižam. Jo es ļoti daudz zinu tos kadrus, kas to
dara. Es teicu, paldies, nē, man pēc tam būs jānokopja tas, ko viņi tur būs dzirdējuši vai sadarījuši. Jā, līdz ar to kādam šis ir jāuzraug, jo šobrīd tas ir diezgan liels ārprāts, kas ar šo notiek. Jo pirmkārt, ir regulējums, ka 36 stundas 3 gados skolotājiem obligāti ir profesionāli pilnveidi. Un līdz ar to, kā šim iedod draivu, un mūsu gadījumā man šķiet, ka mums ir lielākoties izdevies to izdarīt, un tā mācīšanās kļūst par absolūtu normu. Neviens vairs neuzdod jautājums, kāpēc mēs atkal to darām. Bet jautājums, vai un kā to panākt visās organizācijās. Tas ir tas sarežģītākais. Paldies. Man tāds kopsavilkums vairāk klausoties visos runātājos, un es tikai aizvien gūstu pārliecību tam, par ko es domāju nākot uz šo diskusiju un gatavojoties uz to, un kāpēc mēs arī to pieteicām kā diskusiju par personāla vadību. Tāpēc, ka personāla vadība ir katrā iestādē, katrā organizācijā. Mēs runājam par personāla vadību, un mēs par to parasti nerunājam skolā. Skolotājs tā kā tāds solo viola darbojās tajā savā amatā un profesijā. Nu, tā ir viena lieta, un tie principi ir līdzīgi visur. Mēs par šo te vadības atbildību, par, teiksim, nākamā līmeņa uzstādījumiem un gaidām, kas ir jāsasniedz, mēs runājam visur, kaut vai par slavenajām valsts kapitāla sabiedrībām domājot. Tur ir tieši tie paši principi. Un skolu vide īstenībā neatšķirās ne ar ko, un ir laiks to griezt tajā virzienā. Tā būtu viena lieta. Otra lieta par vadītāju kā līderi. Un arī mēs noteikti vēl neesam tikuši tam galīgi pāri, un tas attiecās ne tikai uz skolām, tas tikpat attiecās uz iestādēm un organizācijām, ka vadītāja amats, nu tā nav tāda dzīves ērtība, ko tu esi nopelnījis ar darbu gadu stāžu. Tas īstenībā ir darbs ar melnu muti, un īstenībā viņš, nu, ja ne kalpo, nu, tad palīdz un atbalsta to savu komandu. Tā ir viņa loma, stāvēt un krist par tiem skolotājiem šajā gadījumā skolā, un arī tas visur ir vienādi. Bet par tām pārmaiņām runājot savukārt, es vienmēr, šeit es kāpju vecāku kurpēs iekšā, un kāpēc es uzsāku šo prezentāciju ar to, ka centrā ir bērns. Un bērns aug ļoti ātri. Un dzīve mainās ļoti ātri, un mēs nekad nebūsim tik gatavi, ka tajā vienā dienā tagad mēs kaut ko mainīsim, tāpēc, ka mēs esam visam 100% gatavi. Tas ir nebeidzams process, kamēr tas bērns aug, viņi mainīsies ar gadiem, katri nākamie domās savādāk, viņiem ir vēl cita dzīves pieredze, viņiem būs vēl cita informācijas pieejamība, un arī tas īstenībā skolu vidē un attiecībā pret skolotājiem daudz neatšķirās no tā, kā mums te, piemēram, ir ar revidentiem. Mēs arī meklējam visu laiku jaunus veidus, un tas ir mūsu tikai tāds entuziasms to attīstīt. Un tāpat notiek uzņēmumos, ražojošos uzņēmumos. Mēs par visās jomās par to šobrīd runājam. Tā kā tās atšķirības šeit nav, un skolu nevajag izdalīt no tās visas vidas, kurā mēs visi atrodamies dienā. Jo arī darbs ir mainījies mūsdienās, vai ne? Un, es gribēju vēlreiz jums, Namsonas kundze, par palūgt viedokli. Redz, par ko mēs runājam. Mēs runājam par to, ka tad ir kaut kāds vairāku nezināmo kopums, vai ne? Tad pasaule mainās, kur viņi iet, 100% nezinām, mēģinām norientēties, saprast, kas būs tā izglītība, kas būs mācīšana nākotnē, kādas lomas tehnoloģijām tur būs un tam līdzīgi. Mēs saprotam, ka sabiedrība mainās, cilvēki vairs nestrādā vienā darbā visu mūžu, lielākā daļā gadījumu, ja? Nezinu, kā armija to risinās, ja? ar dienesta gadiem un tam līdzīgi, bet skolās cilvēki ienāk, viņi no viņām aiziet, viņi varbūt kādreiz vēlas atgriezties, varbūt kādi vēlās ienākt skolā vienkārši, savas dzīves karjeras vidū, ja? Kas arī mums tādas iespējas, protams, Latvijā ir un tam līdzīgi. Kā izglītības sistēma uz to raugās, kas ir tas... Kas būtu vajadzīgs no izglītības sistēmas, lai arī izglītības sistēma spētu adaptēties līdzi šīm izmaiņām gan sociālā vidē, gan tehnoloģijās, kas maina mācīšanu un maina skolas un maina bērnus arī savā ziņā veidu, kā viņi lieto informāciju, kā viņi apgūst lietas un tam līdzīgi. Kā mūsu universitātes uz to reaģē šobrīd jā.
Man liekas, ka visas šīs lietas ir ārkārtīgi saistītas, un tas galvenais jautājums ir, vai mēs varētu atrast veidu, kā vienoties, uz kādu mērķi mēs īsti ejam un ko mēs īsti gribam. Man liekas, tā ir vislielākā problēma. Tas, ko jau Oskars pacēla jautājums par to, ka kamēr nav pateikts, ko mēs sagaidām no direktora, tikmēr mēs nevaram gribēt, lai visi direktori rīkotos atbilstoši, teiksim, tai labākajai praksē. Tas vienkārši nav iespējams. Un šī situācija, manuprāt, ir visās jomās un visdažādākajās vietās. Un tas ir tas, pret ko mēs paši atduramies, kā mēs nevaram pateikt, ko mēs gribam, mēs nevaram pateikt, kā izskatās tas labais, kā tad vajadzētu darīt. Un tas, ko jūs runājāt, ļoti svarīga lieta ir tā ieviešana. Mums liekas, ka mums ir burju nūjiņas, ka mēs tagad izdodam ministru kabinetu noteikumus un tad pamājam ar burju nūjiņu un pats no sevis izmainās process. Jo paradoks ir tajā, visā šajā digitalizācijā, ka ne jau tagad tie konkrētie tehnoloģiskie rīki kļūst svarīgi. Kļūst svarīgs tas mācīšanās process, kurā mēs izveidosim tādu motivāciju, lai skolēns pats gribētu mācīties un lai mēs viņam iemācītu tās prasmes, ko mēs saucam par tām pašvadītās mācīšanās prasmēm, lai viņš spētu pats mācīties. Jo tas, kā aizvien vairāk ienāks mācīšanās digitālā vidē, ir neizbēgami. Bet ja šo prasmi nebūs, mēs būsim tur, kur mēs bijām Covid situācijā. Jautājums ir, vai mēs paši gribam mācīties no tā, kā mums jau kādreiz ir gājis. Paldies, jā, es tieši arī par to daudz es domāju, arī iekavjot tēva kurpēs, vai ne? Jo, man liekas, tas Covids bija tāda piespiedu situācija, kurā mēs pamēģinājām kaut ko pilnīgi neiedomājam tam brīdim, kaut ko pilnīgi jaunu. Un man liekas, ka lielākā daļā gadījumu, ko līdz viņš beidzās, tā mēs fiksi atkal visu to dalīt. Bet man liekas, ka tai procesā bija vairākas lietas, kuras varēja paņemt līdzi, pilnveidot, attīstīt. Un kā jums liekas, vai mēs to iespēju izmantojām, saprast, ka tas var ietekmēt veidu, kā mēs skolā strādājam arī normālos laikos, kad nav Covida, vai tomēr tās mācības mēs neguvām? Kuram varbūt ir viedoklis šajā jautājumā, jā? Es varbūt īsi par šo. Skaidrs, ka tā bija absolūti nosacīta transformējoša pieredze, no kuras ļoti daudz ko vajadzēja iemācīties. Bet, protams, tās ērtuma kurpes ir tik ļoti ērtas, ka mēs vienkārši esam atkāpuši atpakaļ. Katrā ziņā man kā, piemēram, jo es skolu sāku vadīt tieši Covid apstākļos, katrā ziņā man tas deva iespēju savā ziņā noskanēt to, ko man skolotāji prot vai neprot. Es varu diezgan droši pateikt, kurā kabinetā teorētiski ar ļoti labu skolotāja vadītu procesu skolēni paši var iemācīties, un kurā patīk vai nepatīk, bet bez tieša skolotāja līdzlības nekas nenotiks, jo skolotājs neprot vienkārši vadīt to procesu. Ja man ir skaidrs instrukcijas, skaidrs rezultāts, skaidrs atbalsts, tad teorētiski mēs varētu joprojām ļoti daudz procesu īstenot digitāli. Tas, kas ir labā lieta, ko es domāju, daļa skolu noteikti ir paturējuši, ka mums ir iespēja tomēr pieslēgties pie kāda skolotāja, kas ir attālināta, ka viņi nevajag obligāti fiziski klātienē, bet mēs varam vienkārši kaut kādu mācību procesu nodrošināt arī tad, ja viņš fiziski neatrodās. Īpaši mazpilsētās, ja Cēsis, ja skolotājs ir Rīgā, viņš var ar vienu klikšķi būt manā kabinetā, un mēs vienkārši tehniski palīdzam tam norisināties. Tas, ko es savā ziņā no šīs Covid lietas arī nolasu, ka mums vajadzētu kaut kādā veidā stiprināt skolotāju. Tā nav īsti pārliecība, bet tas domāšanas veids par savu lomu, jo man šķiet, mēs esam atpakaļ pirms Covid ērā tikai tāpēc, ka skolotāji Covidā nezināja īsti, ko ar sevi iesākt. Ja es neesmu tādā veidā procesu virzījis, ja man nebija nekas jauns, man šķiet, viss tieši tāpatās visu varēja izdarīt, pat grupās griezāmies. Tā kā man patīk, ja visu varēja izdarīt, bet ja man nav šī sajūtas, es vienkārši nezinu, kas ir mana jaunā loma tajā situācijā. Un līdz ar to, ja to palīdzētu ieraudzīt, ka tu tāpat esi centrā, tu vadi citu cilvēku mācīšanos, droši vien, ka mēs daļu no praksēm būtu saglabājuši. Kaut vai to, ka, piemēram, Covid laikā ļoti daudz skolas kopīgi veidoja lielos plānus, lai varētu redzēt, kas ir tas, ko skolēni vienas nedēļas laikā apgūst, kur vai neveidojas pārslodze šīs lietas. Jā. Likās tas tikai Covidam, bet īstenībā tā bija praksa, ko vajadzēja saglabāt, bet mēs esam drusciņi atlikuši atpakaļ, tas ir tiesa, jā. Un droši vien nāksies lekt atkal iekšā, jo nekur tas nepaliks.
Pilnīgi piekrītot tam, ko Oskars teica attiecībā uz mācīšanās procesu, bet es domāju, ka mums jāpatur prātā, ka bērns sociāla būtne, un viņam šī komunikācija savstarpējā arī ir ļoti svarīga. Un te ir arī jāsabalansē to, kas ir izglītības arī process, ko mēs varam izdarīt un mainīt, vai ne? Bet paturot prātā, ka vēl pēc Covid sekām tā psihoemocionālā puse bērniem, vai ne, mēs vēl strādājam ar to joprojām. Protams, jā. Mēs virzamies mūsu diskusijā uz noslēguma pusi, un varbūt noslēgumā es gribētu tā iziet, ka mēs izējām visi cauri, un mēs diezgan plaši to laukumu uzzīmējām, gan attiecībā uz to neskaidrību nākotnē, kā veidosies mācīšanās, kā viņi attīstīsies, un raugoties uz citu valstu piemēriem, kur universitātes jau pirmās, kas skrien un rāda piemērus pa priekšu, bet, protams, atkal kāds attieksies uz sākuma skolu, kāds attieksies uz vidusskolu un uz visiem šiem līmeņiem, tad daudz it kā nezināmo no vienas puses, bet mēs redzam, ka lietas mainās. No otras puses, mēs varētu labāk definēt mērķus, ja, un labāk definēt to, kur mēs gribam nokļūt un pa kādiem posmiem mēs iesim, lai mēs vairāk kā vienot šos uzdevumus risinātu un līdz pat pašvaldībā un skolas līmenim, kur pilnvaras lielākas un tā, bet visā šai spektrā, ko mēs pieminējām, varbūt katrs varētu vienu, divas lietas nosaukt tādas, ko jūsuprāt var izdarīt ātri, kam nevajag kaut kāds milzīgus resursus, un kas varētu pienest tādu jau lielu pirmo soli tam, lai tai nākotnes skolā būtu tas pedagogs, kurš ir motivēts, entuziastisks, lai tā sistēma sakārtotos. Varbūt sāksim no jums. Man šķiet, ka mēs ļoti nedaudz par to pirmo daļu runājām, par to iesaisti un sagatavošanu. Mēs ļoti daudz, praktiski visu laiku veltījām, lai runātu par noturību profesijā un profesijas izmaiņām. Bet es tos divus priekšlikumus gribētu izteikt tieši par iesaisti profesijā un sagatavošanu. Un pirmais ir, manā ieskatā, valstī būtu jāveic pasūtījums Latvijas universitātei un iespējams arī citām augstskolām, kas sagatavo pedagogus par jauniešu iesaisti profesijā, vidusskolēnu iesaisti profesijā. Šobrīd mēs ar vidusskolēniem vai nerunājam, vai runājam ārkārtīgi maz. Pedagoga profesija ir ļoti grūta profesija, kurā ievilināt topošos studentus. Tāpēc, ka skolēni visu laiku dzīvo skolā, savā skolēna lomā. Pirmām kārtām viņi patiesībā nezina skolotāju lomu, vai arī ļoti maz zina to skolotāju lomu. Otrām kārtām, briesmīgi, tu pa 12 gadus jau tur esi bijis, un tu 13 tu atkal par to pašu, tu vispār nepaskaties pasauli, nepaskaties uz ārpusi, ļoti grūti šajā profesijā dabūt iekšā, un arī to mēs nedaram. Jā, ir Latvijas universitātei iniciatīva jaunie pedagogi, bet tā nosaca ļoti mazu daļu. Mums nav programmas, kas strādā ar jauniešiem un aicina viņus profesijā iekšā. Mēs praktiski neveltam darbu, lai dabūtu tos potenciālos studentus uz pirmo kursu. Un es to neredzēju ziņojumā, vai arī es nepamanīju. Ja mūsu mērķis ir palielināt topošo studentu skaitu, tad tā vieta, kur sāk to darīt, ir 9. klase līdz 12. klasei ar dažādām aktivitātēm meklēt, atrast tos topošos studentus. Ja? Un tam ir vajadzīgs komunikācija, tam ir vajadzīga nauda, bet tas no visām tām daudzajām lietām, kurām mēs tērējam naudu izglītībā, šī ir viena lieta, kas obligāti būtu jādara, kas praktiski nenotiek. Un otrs ieteikums, es joprojām turpinu stiprināt domu, ka ir jānošķir pedagoga izglītība no pedagoga kvalifikācijas. Kādā ziņā? Ir, ārstiem ir rezidentūras modelis.
Proti, tu izmācies par ārstu, bet tu nekļūsti par ārstu, kamēr profesionāli cilvēku uzraudzībā tev nav piešķirtas tiesības būt par ārstu. Manā ieskatā tieši to pašu vajadzētu, ne tieši, bet idejiski tieši to pašu vajadzētu darīt izglītībā. Viens posms ir pabeigt augstāko izglītību un iegūt to pirmo posmu diplomu, bet otrs tad ir 2, 3, cik nepieciešams gadi, kad tu esi uzraudzītā virsvadībā līdz brīdim, kad tu iegūsti tiesības strādāt par pilnvērtīgu pedagogu, un mēs nesagaidām, ka 21, 22-gadīgi jaunieši strādās tāpat kā 35-gadīgi un 40-gadīgi profesionāļi. Ja ir divas konkrētas lietas, kuras varētu virzīt, tad šīs ir divas. Paldies. Es nezinu, vai man būs ļoti, ļoti konkrēti, bet viena lieta, ko varam atgriežoties atkal pie stāsta par direktoriem, un kolēģi minēja par to, arī citās jomās strādā melnu muti. Es ieteiktu pārskatīt, no kā veidojās direktoriem tā melnā mute, restīvi, vai tas ir stāsts par pedagoģijas procesa vadīšanu, savu kolēģi atbalstīšanu, vai tie ir saimnieciskie jautājumi primāri, kas dominē, ka es risinu, vai būs tolets papīrs un kas man grīdas iztīrīs. Līdz ar to šo paskatīties, un mēs atgriežamies patīk vai nepatīk, bet vēlreiz pie tā, ka būtu jānodefinē, kas no direktora ir sagaidāms. Otra lieta, kas nav ļoti ātra, bet es ieteiktu, un, direktoriem, kas skolas vada, vēlreizīt atgriezties pie skolas organizācijas kultūras jautājumiem un vēlreizīt sev pašiem un kopā ar kolēģiem nodefinēt, par ko tā skola ir un kas ir tas, kas ir skolas vērtības, misija un vīzija, respektīvi, kas ir tas, kādu rezultātu tu gribi un pret ko tu un tavi kolēģi var mērīt savu profesionālo sniegumu. Mēs iekšā esam to izdarījuši, mēs esam uzrakstījuši skolotāju profesionālā snieguma standartu, piemērot skolas situācijai un pret to attiecīgi dodam atgriezenisko saiti un to mēs arī mācamies. Tā būtu vēl viena lieta. Jā, un attiecīgi tas, ko var diezgan ātri izdarīt, ja mēs gribam mainīt tiešām to skolotāju, to priekšstatu par to, ko nozīmē mācīties mūžu garumā, tad paskatīties, kas un kādā veidā mums organizē skolotāju profesionālo pilnveidu, un var jau būt, ka to svaru ir jāpārliek uz pašu skolas pleciem, ļaujot vienkāršāk saskaņot arī mācību programmas, tikai vēlams bez manis tiem minētajiem piemēriem un šo neapstiprināt un neizdot vismaz apliecību. Kaut ja jauki laiku pavada visu cieņu, bet tas neapliecina profesionālu kvalifikāciju. Tas, kas varbūt ir tāda kontroversālāka lieta, to arī nevar ātri izdarīt, bet mazliet kontekstā tas, ko Igors teica par to rezidentūru, kā būtu, ja mēs, piemēram, skolotājiem ik pēc 6 gadiem dot iespēju vēlreiz nodemonstrēt savu profesionālo kvalifikāciju un apskatīties, vai tie 6 gadi mēs esam iemācījušies to, kā pasaule ir mainījusies, un dabūt apstiprinājumu, ka jā, mēs joprojām varam turpināt pildīt pedagogu pienākumus. Es zinu, kā tas iet kopā ar to, ka mums jau tā trūkst skolotāji, bet iespējams, ka tas kaut kādā veidā paaugstina to profesijas prestižu un to latiņu. Un vēl pēdējais, bet to nevar ātri izdarīt, beigt skatīties uz skolotājiem kā uz upuriem un visu laiku absolūtiem nabadziņiem. Nē, nav mums mazākās, es par savu skolu, mums nav mazākās algas ne izglītības sektorā, ne arī salīdzinot ar citiem. Mani skolotāji ir ļoti labi atalgoti. Ja, un ja kamēr mēs turpināsim visu laiku šo retoriku, mēs nedabūsim tos jaunos, kuri 3-5 gadi pabūs un aizies projām. Ja, līdz ar to par šo ir vērts domāt, kādus jautājumus mēs liekam dienas kārtībā. Atalgojums absolūti nav. Jūs jau zināt, tas nav vienīgais. Paldies. Vai tu tagad ir beigās? Es varu arī beigās. Jā. Es gribētu teikt, ka jaunajam pedagogam ir svarīgs atbalsts no vadības komandas, un es gribētu ticēt, ka visās skolās ir ieinteresēta un atbalstoša vadība. Ja man šāda nebūtu bijusi līdz šim, diezin vai es šo 4. gadu turpinātu šajā profesijā. Ok, paldies. Paldies. Turpinot to, ko arī Igors teica, ka dibinātājs ir atbildīgs par izglītības kvalitāti, bet joprojām arī kā dibinātāji mums nav nodrošināti visi tie rīki un apmācības un viss, pēc kā mēs vispār varētu vērtēt katra bērna, es gribētu teikt, katra bērna mācīšanās un attīstības dinamiku, jo nevis skolas vidējā vai klases vidējā atzīme kaut ko nozīmē, vai ne, ka mēs tiktu līdz katram bērnam, un šī, manuprāt, būtu tā lieta, kas
būtu tomēr diezgan ātri ieviešam, te arī runa par gribēšanu. Tad ir tas nākamais stāsts par pedagogu personalizētu tomēr profesionālo pilnveidi. Un tas ir jautājums par skolas vadības komandas spēju to diagnosticēt, vērot, attīstīt, nodrošināt un arī monitorēt, ja kā tas viss tiek ieviests. Bet tam ir vajadzīgs tomēr lielāks atbalsts un ieguldījums skolas vadības komandu stiprināšanā. Un te ir jautājums par to, ka nevis tikai varbūt kā vienas skolas direktors, bet visu vadības komandu, lai patiešām varētu nodrošināt skolu kā mācīšanās organizāciju. Un vēl viena lieta, kas patiešām šajā visā reforma ceļā ir izkritusi, tā ir izglītības pārvalde. Un paskatīties, ja viņi ir šie pagarinājums, ja kas tālāk ir no domas, un tomēr atbildīgi par izglītības ekosistēmu konkrētai administratīvajā teritorijā, tad jāsaka tā, no IZM puses tomēr viņu stiprināšanā nav ieguldījumu. Un nav arī redzējumi, kā to visu stiprināt. Paldies! Paldies! Es gribētu vēl pastiprināt to, ko Oskars teica. Manuprāt, tas, ka mēs mediju un politiskajā telpā stiprinam šo skolotāju upura tēlu, ir milzīgs bumerangs. Kāpēc, lai jauni cilvēki gribētu izvēlēties šādu profesiju? Tad es domāju, ka tur mēs politisku intrigu vadīti nodaram milzīgu kaitējumu. Un tā ir tā kā viena lieta, kam mēs aicinātu pievērst uzmanību. Un otra lieta, es gribu atgriezties pie tā, ko es teicu sākumā, tomēr mums vajadzētu veidot šo skolotāju profesionālo karjeru un rast visas iespējas mainīt skolu pārvaldības modeli. Paldies. Atgriežamies pie Maijas un varbūt Maija no savas puses un arī, ja tu varētu dažos vārdos norezumēt atziņas. Jā, mans komentārs īstenībā patiešām laikam iedarās tādas kopsavēlkoši, tāpēc, ka es gribēju atgriezties pie tā publiskā sektora pienākumiem un pie tās trīvaldības, kas mums ir izglītības sistēmā. Un teikt, ka gan mēs to redzam publiskās diskusijās, mēs kā revidenti revidējot un uzklausot viedokļus no visiem, kas ir gatavi mums tos sniegt, redzam, ka mēs atrodamies tādās kara pozīcijās pat citreiz jautājumos. Un apzinoties to, ka kvalitatīva izglītība, pirmkārt, tā ir cilvēktiesība. Viņa ir vajadzīga šeit un tagad. Tas nav jautājums, kas var gaidīt rītdienu. Un galu galā ekonomikas attīstība un arī mūsu pašu labklājība mūža nogalē ir atkarīga no tā, ko mēs izdarīsim šajā jomā šodien. Tāpēc es domāju, ka mums ir izglītības kvalitāte visiem jāpaņem, ka tas ir vajadzīgs mums visiem, nevis kādam vienam un dažiem. Un mums tā kultūra šobrīd ir pretēji, ka tie daži trakie, kas uzņemās kaut ko darīt, skaidrs, ka tas, kas kaut ko dara, kādreiz arī kaut kur kļūdās. Un tad ir otra daļa, kas sēž un aplaudē tajā brīdī un rāda ar pirkstu, reiz taču teicu, ka viņš kļūdīsies un ka tā nav pareizi. Es sagaidu tādu lielāku iesaisti un atbalstu tiem, kas uzņemās kaut ko darīt un iesaistīties īstenošanā. Un tur, kur ir tās kļūdas, tur meklēt katram individuāli, kā mēs varam atbalstīt, lai no tām kļūdām izvairītos, mācītos un lai uzlabotu to situāciju. Un iesaistītās puses ir ne tikai izglītības ministrija, pašvaldības un skolu komandas. Iesaistītā puse ir arī vecāki, un arī mums ir jātur rūpi par to, lai tā izglītība kļūtu labāka ar katru dienu. Paldies, Maija. Tagad mums ir kāds brīdis, kad, ja kāds no klātesošiem vēlās izteikt kādu repliku vai uzdot kādu jautājumu kādam no diskusijas dalībniekiem, tad lūdzu paceļiet roku. Jā, lūdzu. Tātad stādieties priekšā. Labdien, Irina Avdejeva, Latvijas izglītības zinātnes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētājas vietniece. Šodien es sadzirdēju ļoti daudz jautājumus, par kurām mēs arī esam iepriekš aktualizējuši. Es tikai gribēju vēl idejai padalīties ar Singapūras pieredzi. Bija tā iespēja viesoties Singapūrā un reflektējot uz Igoru teikto, tad Singapūrā
vidusskolniekiem, kuriem ir augstākie vērtējumi, tiek piedāvāts no izglītības ministrijas kļūt par pedagogiem. Viņiem atnāk uzaicinājums, un tātad šis te piedāvājums tiek vai nu tātad pieņemts vai noraidīts, un tā kā viņiem ir augstākie vērtējumi, tad viņi tiek gatavoti par skolotājiem, un tikai pašās beigās viņiem ir specializācija. Ja viņiem ir augstākie vērtējumi, tad viņam attiecīgi var vairāku priekšmetu skolotājs būt. Ja? Nē, nu, tur ir gan ir cita ekonomiskā situācija un citas tradīcijas, varbūt arī tas, ka tā valsts nav liela, tur visi skolotāji ir pieņemti darbā izglītības ministrijā, un direktoram ir tikai jāpasaka, man nākamgad vajadzēs ģeogrāfijas skolotāju, matemātikas skolotāju vai kādu, un ministrija tā tad piedāvā. Viņi visi ir nodarbināti to laiku, viņiem ir rezerves, jā, un tā tad tiek piedāvāt šie skolotāji. Un vēl gribēju pieminēt par jaunajiem skolotājiem. Arī mums bija veikta aptauja, un jaunie skolotāji, kas viņiem būtu nepieciešams, lai viņi paliktu. Tie bija 814 skolotāji, un tad viņi minēja, ka viņiem būtu nepieciešami klasvadības treniņi, ka viņiem būtu nepieciešams pedagogu palīgs pirmajā gadā, iespēja vērot pieredzējušu skolotāju darbu, rokas grāmata darbu gaitu uzsākšanai, metodiskais darbs atbalstam bērniem ar speciālām vajadzībām un konkurētspējīgs atalgojums, kā arī tiesību stiprināšana. Tās ir tās lietas, ko pedagogi redz, un 38% no pedagogiem atbildēja, ka viņi apsver iespēju pamest šo profesiju. Bet runājot par pedagogu sagatavošanu, tas nav vienīgais resurss. Ekonomikas ministrija bieži vien kādās diskusijās, kādās citās platformās iebilst par to, ka būtu jāpalielina budžeta vietu skaits jaunajiem pedagogiem, jo viņi uzskata, ka mums Latvijā ir ļoti daudz cilvēku, kam ir pedagoģiskā izglītība, bet kas strādā citās profesijās kaut kādu iemeslu dēļ, viņi ir prom no skolas. Nu, tie var būt ļoti, ļoti dažādi un ļoti atšķirīgi. Tā kā tas arī ir ļoti liels resurss. Cilvēki, kas ir citās profesijās, ir jādomā, kā mēs viņus varam atgriezt skolā, kas mums viņiem ir jāiedod, lai viņi šobrīd varētu atgriezties, un kas būtu tā motivācija, tas burkāns, kāpēc viņš gribētu atgriezties šobrīd skolā. Nu tā, paldies. Paldies jums. Lūdzu. Jā, labdien. Es domāju, skan vai neskan, nevar saprast, skan. Ināra Dundure, tātad padomniece izglītības jautājumos pašvaldības savienībā. Ļoti daudz un ļoti plaši tika skarti jautājumi, un arī pats valsts kontrolas ziņojums ļoti vērtīgs un tāds ļoti plašs un izzinošs. Bet man ir sekojošs tāds priekšlikums vai arī jautājums. Šobrīd tikko tātad pieņēma lēmumu grozījumu izglītības likumā 1.–6. klases aizliegt lietot izglītības iestādēs mobilās ierīces, pa ko mēs tā kā visi arī piekrītām. Tādī pašā laikā, ja mēs paskatāmies mācību līdzekļi, ir skolas, kuras arī izmantoja nedaudz šos mobilās ierīces, bet ne par to stāsts. Tās ir sekojošas. Par mācību līdzekļiem. Mums valstī ir izdevniecības. Mums bija pagājušā gadā plaša diskusija ar izdevniecībām. 28. novembrī atkal būs. Mums ir pieejami mācību līdzekļi, ir grāmatas 1. un 6. klasēm, bet mums ir vienkārši problēma. Izglītības iestādēm nepietiekoši līdzekļi, lai nopirktu šīs grāmatas visiem bērniem. Jo 1. klases vislabāk ir mācīties, ka ir jau šī grāmata, viņai ir līdzi paņemama uz mājām, vecāki var bērniem vieglāk palīdzēt, un līdz ar to ļoti vienkārši jautājums. Finanšu resursi, kas ir valsts atbildība, mācību līdzekļu iegādēji. Tālāk jau mēs varam skatīties, kā izmantot kādus resursus, kādas grāmatas, un ja mēs tā ļoti paskatītos un panalizētu visas izdotās grāmatas, tad mums viņu ir daudz, un viņas varbūt arī nosec, bet nav valsts līmenī, izglītības zinātnes ministrijas līmenī, kas
pārauga, jeb šīs izdevniecības, kad es uzdevu jautājumus, un mēs paskatījāmies uz vienu otru grāmatu, jā, tur ir atzīme, ka ir saskaņots, ka eksperti ir izlasījuši. Bet tad, kad skatās un kā runā ar pedagogiem, tad saka, nu nav atbilstība programmā. Kāpēc viņa apstiprināta? Līdz ar šī joma ir atstāta privātā sektora rokās. Nākamajam, un man jautājums Oskaram. Sakat, lūdzu, kā jūs skatāties uz padziļinātajiem kursiem? Kā tur ir pieejamība? Un kādai jābūt pedagogu slodzei, kuri strādā ar padziļinātajiem kursiem, ar šiem vidusskolu skolēniem? Paldies! Es sākšu ar vienu komentāru par tiem mācību līdzekļiem un tad mēģināšu atbildēt uz otru jautājumu. Es domāju, ka situācijas arī skolās ļoti atšķirās. Protams, ja runā par 1.–6. klases, situācija varētu būt citādāk. Man no valsts joprojām ir iedots tik daudz naudas, ka es nezinu, kā viņu iztērēt. Jo valsts regulējums arī pasaka, ir kaut kādas konkrētas lietas, ko es, piemēram, par šo finansējumu iegādāties nevaru. Nu, piemēram, man vajag dizainu un tehnoloģiju kabinetam plīti, lai varētu to ēst gatavošanas sadaļu nosekt. Ne, man vajag vai nu mācību grāmatu vai digitālo platformu, un es nevaru šo iegādāties. Kāpēc es kā direktors nevaru pateikt, kāda man reālā vajadzība? Tas, kā tas notiek, mēs vienkārši to naudu dragājam ārā, lai būtu pa nulēm, jo pašvaldības uzstādījums līdz 31. oktobrim visai naudiņai ir jābūt iztērētai. Mēs godprātīgi to izdaram, protams, kaut ko no tā lieto, bet es nevaru apgalvot, liekot roku sirds, ka mēs visu to izdaram ļoti jēgpilni. Līdz ar to, atgriežoties pie jautājuma par to, ko darīt, pamainīt šo regulējumu, lai direktoram iedot atbildību, ka viņš var pieņemt lēmumu tad, un iztērēt līdzekļus tur, kur ir vajadzīgs. Attiecībā par padziļinātiem kursiem, protams, kas attiecās uz mācību materiāliem, visticamāk, tas ir izaicinājums, bet teikšu godīgi no savu kolēģu pieredzi, mums ir ļoti daudz paplašinātie kursi. Es neredzu, ar ko šī kolēģa slodze būtu ļoti atšķirīga no parasta skolotāja slodzes. Jā, piekļuvs nosacījumi, jā, iespējams lielāka atbildība vai satraukums par to, kāds būs eksāmena rezultāts, bet lielākoties tas vienkārši ir lielāks apjoms un iespēja iet dziļāk. Mani kolēģi, kur ir laimīgi, ka viņi ir dziļajā kursā, un viņiem nav jākrāmējās ar tām citām lietām. Jā, kā ļoti, ļoti, ļoti atšķirīgi. Jā, bet mācību līdzekļi, protams, ir priekšmeti, kuros joprojām nav skolotājiem. Kaut gan ir tas, kas bija vidusskolas programmā, ļoti daudz līdzekļu jau ir un sakompilējot, var atbilstoši jauniem saturam arī to visu var īstenot, bet tur noderētu. Tikai tāpēc, lai vairāk varētu tiešām skolēns vest dziļumā, nevis būtu daudz vairāk laika jātērē mācību līdzekļu radīšanai. Bet citādāk, es teikšu godīgi, tikai piekļuvs nosacījumi, jā, kas man liekas ir adekvāti, bet tur es neredzu nekādu lielu izaicinājumu no savas skolas skolotāja pieredzi, cik es esmu runājis. Un tā. Mēs ejam tieši mums tā problēma mums ar mācību līdzekļiem ir tāds, ka mums ir mazs un arvien sarūkošāks tirgus. Un līdz ar to konkurence ir maza. Un tagad notiek, piemēram, matemātikā lielvārds fantastiskus līdzekļus taisa, bet lielvārds, paldies tev. Matemātika viens kursā lielvārds izdod mācību līdzekļus pa vienai tēmai. Mācību grāmatas vienai tēmai. Un mēs katru pērkam atsevišķi vienai tēmai matemātikas mācību līdzekļi. Lielvārds maliči. Nekādu iebildumu. Bet tas vienkārši ir tirgus par mazu, konkurence nepietiekama un vienīgais veids ir valstī kļūt par pasūtītāju. Un tad gan vairāk var iesaistīties, tur visādi labas lietas. Protams, arī sliktas lietas, tur arī mīnusi tam ir, bet mēs no 90. gadiem uz pusi mazāk esam kļuvuši skolēnu skaita vidū. Skolēnu skaitā uz pusi. Mēs bijām 40,000, jā. Tagad 20 uz pusi gandrīz. Un, tā atbilde ir šāda par to. Mums ir tiešām šis jāpārdomā, jo skaidrs, ka jābūt ārējiem satura ražotājiem, neatkarīgiem, zem varas neesošiem, tam visam obligāti jābūt no varas prom. Bet pasūtītājs jāveido centralizēti
vismaz daļai no mācību līdzekļiem, jo tirgus par maziņš. Ja mēs mācītos angliski, un to nevajag darīt, jo mums ir sava valsts un valoda jākopja, tad mums nebūtu šīs problēmas. Bet mums jādomā savi risinājumi šeit. Jā, paldies. Varbūt vēl kāds komentārs vai replika? Ja nav, tad es teikšu lielu paldies mūsu šodienas diskusijas dalībniekiem. Paldies arī klātesošajiem klausītājiem un visiem tiem cilvēkiem, kas mūs skatās Valsts kontroles Facebook kontā. Un līdz nākamajai diskusijai. Paldies!